Video par fundamentālajiem šķēršļiem, kas kosmisko ekspansiju padara gandrīz neiespējamu. Galvenā tēze – radiācija ir tikai viena no 6 kosmiskā cietuma sienām. Raķetes vienādojuma tirānija, ķermeņa bioloģiskā sacelšanās bezsvarā, psiholoģiskā izolācija, gaismas ātruma robeža un enerģētiskā bezdibenis rada nepārvaramu barjeru. Skatītāja transformācija – no ticības kosmiskās kolonizācijas neizbēgamībai līdz izpratnei, ka Zeme nav cietums, bet šūpulis, kas jāsargā. Šajā sekundē, kamēr jūs lasāt šos vārdus, jūsu ķermenis veic kaut ko pilnīgi neiespējamu. Jūsu sirds pumpē asinis pret gravitāciju, jūsu plaušas izvelk skābekli no gaisa, kas ir tieši pareizajā blīvumā. Jūsu šūnas dalās un atjaunojas, paļaujoties uz magnētisko lauku, kas aizsargā jūs no kosmiskās radiācijas. Jūs esat bioloģiska mašīna, kas kalibrēta tieši šai planētai, tieši šim gravitācijas laukam, tieši šim atmosfēras spiedienam, un šī kalibrācija ir tik precīza, ka pat neliela novirze to iznīcina. Kosmos nav vienkārši naidīgs. Tas ir fundamentāli nesaderīgs ar dzīvību. 2022. gadā Eiropas kosmosa aģentūra publicēja pētījumu, kas satricināja kosmiskās kolonizācijas entuziastus. Zinātnieki no Vācijas aerokosmiskā centra Ķelnē bija analizējuši datus no starptautiskās kosmosa stacijas par astronautu veselību. Rezultāti bija satriecoši. Pēc tikai 6 mēnešiem orbītā astronauti zaudēja līdz 12% kaulu masas. Viņu imūnsistēma novecoja par 10 gadiem. Viņu redze pasliktinājās neatgriezeniski. Un tas viss notika tikai 300 km virs Zemes virsmas, joprojām aizsargāti ar planētas magnētisko lauku. Kas notiktu ceļā uz Marsu? Kas notiktu kolonijā uz citas planētas? Mēs dzīvojam laikmetā, kad miljardieri sola pilsētas uz Marsa, kad zinātnes fantastika ir kļuvusi par biznesa plāniem, kad kosmiskā kolonizācija tiek pasniegta kā neizbēgama cilvēces nākotne. Bet ir kaut kas, ko šie entuziasti jums nestāsta. Ir fundamentāli fizikas likumi, kas padara kosmisko ekspansiju ne tikai grūtu, bet gandrīz neiespējamu. Un radiācija ir tikai viena no 6 kosmiskā cietuma sienām. Iedomājieties, ka saspiežat visu Zemes vēsturi 24 stundās. Planēta veidojās pusnaktī. Pirmās dzīvības formas parādās agri no rīta, ap 4:00, bet cilvēks? Mēs parādāmies tikai pēdējās sekundes pirms pusnakts. Un kosmosa laikmets? Tas ir pēdējā mirkļa pēdējā daļa. Mēs esam sugu, kas tikko izkāpusi no kokiem un jau sapņo par zvaigznēm. Bet vai mūsu bioloģija ir gatava šim lēcienam? Pastāv ilūzija, ka tehnoloģiju progress ir eksponenciāls, ka ja mēs atrisinājām lidošanas problēmu, tad atrisināsim arī kosmosa ceļošanas problēmu. Bet kosmos nav vienkārši augstāks gaiss. Tas ir fundamentāli cita realitāte. Un šī realitāte ir veidota no 6 nesalaužamām sienām. Pirmā siena ir tā, par kuru visi runā – radiācija. Bet ne tā radiācija, kādu jūs iedomājaties no Černobiļas vai Fukušimas. Kosmiskā radiācija ir pavisam cita līmeņa draudi. Tā ir galaktiskā kosmiskā starojuma plūsma, kas ceļo gandrīz gaismas ātrumā. Tā ir saules vētras, kas 1 stundas laikā var izstarot vairāk enerģijas, nekā visa cilvēces civilizācija patērē gadā. Un nav aizsardzības, kas būtu vienlaikus pietiekami viegla, lai to palaistu kosmosā, un pietiekami bieza, lai apturētu šo starojumu. Astronauts ceļā uz Marsu saņemt radiācijas devu, kas ir līdzvērtīga pilna ķermeņa datortomogrāfijai katru nedēļu, 7 mēnešus pēc kārtas. Viņa šūnu DNS sāktu sadalīties. Viņa smadzenes uzkrātu bojājums, kas izraisa demenci. Viņa vēža risks pieaugtu par 30 līdz 40%, un tas viss pirms viņš pat pieskartos Marsa virsmā. Bet radiācija ir tikai sākums. Tā ir acīm redzamā problēma, tā par kuru runā, bet ir 5 citas sienas, kas ir vēl fundamentālākas. 5 barjeras, kas izriet ne no tehnoloģiju trūkuma, bet no pašas fizikas būtības. Otrā siena ir tā, ko zinātnieki sauc par raķetes vienādojuma tirāniju. Šis vienādojums ir nežēlīgs. Tas saka, lai pātrinātu masu, jums vajag degvielu, bet degviela ir arī masa.
Tātad, lai pātrinātu degvielu, jums vajag vēl vairāk degvielas, un tā bezgalīgi. Konstantīns Ciolkovskis, krievu zinātnieks, kas 2001. gadā formulēja šo vienādojumu, saprata tā šausmas. Viņš aprēķināja, ka, lai aizvests 1 kilogramu kravas uz Marsu, jums vajag 100 kilogramu degvielas Zemes orbītā. Un, lai ievietotu šos 100 kilogramus orbītā, jums vajag 1000 kilogramu degvielas uz Zemes. Moderna raķete, kas dodas uz starptautisko kosmosa staciju, sastāv no 95% degvielas un tikai 5% kravas. Tas ir labākais, ko mēs varam sasniegt pēc 70 gadiem kosmosa laikmeta. Un starptautiskā kosmosa stacija ir tikai 300 km augstu. Mars ir vidēji 55 miljoni kilometru tālu. Aprēķini kļūst absurdi. Lai nosūtītu cilvēku uz Marsu un atpakaļ ar mūsdienu tehnoloģiju, raķetei uz Zemes būtu jābūt lielākai par Empire State ēku un gandrīz pilnībā sastāvošai no degvielas. Un šeit sākas trešā siena – bezsvarīgums. Mēs domājam par bezsvarīgumu kā par jautru pieredzi. Astronauti peld gaisā, priekšmeti levitē, bet jūsu ķermenis to neuztver kā jautru. Tas uztver to kā eksistenciālu krīzi. Jūsu kauli, kas veidojušies miljonu gadu evolūcijā, lai izturētu gravitāciju, sāk šķīst. Jūsu muskuļi, kas vairs nav vajadzīgi, lai cīnītos pret smagumu, atrofējas. Jūsu sirds, kas vairs nav jāpumpē asinis uz augšu, sarūk. Jūsu imūnsistēma, kuras darbība ir atkarīga no šūnu gravitācijas orientācijas, sabrūk. Pētījumi no Massachusetts Tehnoloģiju institūta 2020. gadā parādīja kaut ko vēl satraucošāku. Bezsvarīgums maina gēnu ekspresiju. Jūsu DNS sāk darboties citādi. Gēni, kas atbild par kaulu veidošanos, izslēdzas. Gēni, kas atbild par iekaisumu, aktivizējas. Jūsu ķermenis burtiski pārprogrammējas, un šīs izmaiņas notiek ātri. Pirmajās 24 stundās kosmosā astronauti uz starptautiskās kosmosa stacijas trenējas 2 stundas dienā, lai cīnītos pret šiem efektiem, bet viņi joprojām atgriežas vājāki. Viņi joprojām zaudē kaulu masu. Viņi joprojām cieš no redzes problēmām, ko izraisa smadzeņu šķidrumu pārvietošanās bezsvarīgumā. Un viņi ir kosmosā tikai 6 mēnešus. Ceļš uz Marsu ir 7 mēneši vienā virzienā. Kolonisti būtu bezsvarīgumā gadiem. Viņu ķermeņi pārvērstos par kaut ko, kas vairs nav piemērots ne kosmosam, ne Zemei. Bet pieņemsim, ka mēs atrisinām radiācijas problēmu. Pieņemsim, ka mēs atrisinām raķetes vienādojuma tirāniju ar kodolenerģiju vai kaut kādu revolucionāru dzinēju. Pieņemsim, ka mēs izveidojam rotējošas kosmosa stacijas ar mākslīgo gravitāciju. Joprojām paliek 4. siena. Un šī siena ir varbūt visšausmīgākā, jo tā ir nemanāma, līdz ir par vēlu. Psiholoģiskā izolācija. 2017. gadā Krievijas Zinātņu akadēmija pabeidza eksperimentu, kas ilga 520 dienas. 6 brīvprātīgie tika ieslēgti hermētiski noslēgtā moduļā, kas simulēja Marsa misiju. Viņiem bija visa nepieciešamā tehnoloģija, visa nepieciešamā pārtika, viss nepieciešamais aprīkojums. Bet pēc 300 dienām sāka notikt kaut kas satraucošs. Apkalpes locekļi kļuva letarģiski. Viņi sāka izvairīties viens no otra. Viens no viņiem pavadīja lielāko daļu laika guļot savā kajītē. Cits kļuva agresīvs. Komandas dinamika sabruka, lai gan viņi visi bija rūpīgi atlasīti un apmācīti profesionāļi. Un viņi bija tikai simulācijā. Viņi zināja, ka var iziet ārā jebkurā brīdī. Viņi zināja, ka Zeme ir tikai dažus metrus tālāk. Iedomājieties reālu Marsa misiju. Jūs esat kapsulā, kas ir mazāka par autobusu. Jūs esat ar tiem pašiem 5 cilvēkiem 7 mēnešus. Jūs nevarat iziet ārā. Jūs nevarat atvērt logu. Jūs nevarat elpot svaigu gaisu. Jūs nevarat sajust vēju. Jūs nevarat redzēt horizontu. Jūsu vienīgā saikne ar Zemi ir radiosignāls, kas kavējas 20 minūtes. Ja jums ir krīze, neviens nevar jums palīdzēt. Ja jūs strīdaties ar komandas biedru, jūs nevarat vienkārši aiziet prom. Cilvēka psihika nav veidota šādai izolācijai. Mēs esam sociālas būtnes, kas attīstījās sabiedrībās ar simtiem individu. Mēs vajadzējam daudzveidību. Mēs vajadzējam jaunus stimulus. Mēs vajadzējam dabas ritmus.
Kosmoss piedāvā tikai melnu tukšumu un to pašu metāla sienu, ko jūs redzat katru dienu. 5. siena ir vēl fundamentālāka. Tā ir gaismas ātruma robeža. Alberts Einsteins 2005. gadā pierādīja, ka nekas nevar ceļot ātrāk par gaismu. Šis nav tehnoloģisks ierobežojums. Šis ir realitātes ierobežojums. Un tas padara zvaigžņu kolonizāciju gandrīz neiespējamu. Tuvākā zvaigzne, Proxima Centauri, ir 4 gaismas gadi tālu. Ar mūsdienu tehnoloģiju ceļojums uz turieni ilgtu 70 000 gadu. Pat ar hipotētisku kuģi, kas ceļo 10% no gaismas ātruma, tas būtu 40 gadi. 40 gadi kapsulā. 40 gadi bez iespējas atgriezties. 40 gadi zinot, ka visi, kurus jūs pazīstat, būs miruši, kad jūs atgriezīsieties. Un 6. siena ir vienkārša matemātika – enerģija. Lai pātrinātu kuģi līdz pat 1% no gaismas ātruma, vajadzētu enerģiju, kas ir līdzvērtīga visai enerģijai, ko cilvēce patērē gadā. Lai pātrinātu to līdz 10%, vajadzētu enerģiju, kas pārsniedz visu enerģiju, ko mēs esam ražojuši kopš civilizācijas sākuma. Šīs nav tehniskas problēmas. Šīs ir fundamentālas fizikas problēmas. Bet kāpēc mēs tik ļoti gribam ticēt kosmiskajai kolonizācijai? Kāpēc miljardieri investē miljardus šajā sapnī? Kāpēc mēs stāstām sev, ka Zeme ir tikai sākums? Atbilde ir dziļa un satraucoša. Mēs gribam ticēt, ka varam aizbēgt. Mēs gribam ticēt, ka ja mēs iznīcinām šo planētu, būs cita. Mēs gribam ticēt, ka mūsu kļūdas nav galīgas. Bet kosmos mums saka kaut ko citu. Tas saka, ka Zeme nav cietums. Tā ir šūpulis. Vienīgais šūpulis, kas jebkad būs. Kad astronauts Franks Borman 2068. gadā orbītā ap Mēnesi pirmo reizi redzēja Zemi, viņš teica kaut ko, kas mainīja perspektīvu. Viņš teica, mēs devāmies izpētīt Mēnesi, bet patiesībā atklājām Zemi. No kosmosa Zeme izskatās kā trausls zils marmors melnumā. Vienīgā vieta visā redzamajā visumā, kur ir dzīvība. Vienīgā vieta, kur ir krāsas. Vienīgā vieta, kur ir skaņas. Un tomēr mēs turpinām sapņonot par aiziešanu. Mēs turpinām plānot kolonijas uz Marsa, kur temperatūra ir -60 grādi, kur nav gaisa, kur radiācija nogalinātu jūs mēnešos. Mēs sapņojam par bāzēm uz Mēnesi, kur diena ilgs 14 Zemes dienas un nakts ir tik augsta, ka metāls kļūst trausls. Mēs sapņojam par kuģiem uz Eiropas, Jupitera Mēnesi, kur zem ledus var būt okeāns, bet kur Jupitera radiācijas joslas nogalinātu jūs minūtēs. Kāpēc? Kāpēc mēs tik izmisīgi gribam ticēt, ka varam dzīvot vietās, kas ir tik fundamentāli naidīgas dzīvībai? Varbūt tāpēc, ka atzīt patiesību ir pārāk biedējoši. Atzīt, ka mēs esam ieslodzīti šeit, ka nav plāna B, ka ja mēs iznīcinām Zemi, mēs iznīcinām visu, visu, kas jebkad ir bijis svarīgs, visu, kas jebkad būs svarīgs. Bet šī patiesība nav depresīva, tā ir atbrīvojoša, jo tā nozīmē, ka katrs koks ir nenovērtējams, katrs okeāns ir svēts, katra suga ir unikāla. Mēs neesam tikai viena no daudzām planētām, mēs esam vienīgā planēta. Vismaz vienīgā, ko mēs jebkad varēsim sasniegt. 2020. gadā Kalifornijas Universitāte Berkelī publicēja pētījumu par eksoplanētām. Zinātnieki bija analizējuši datus no Keplera teleskopa par 4000 planētu citās zvaigžņu sistēmās. Viņi meklēja planētas dzīvojamajā zonā, planētas ar pareizo temperatūru, planētas ar pareizo lielumu, un viņi atrada simtiem. Bet tad viņi sāka pievienot citus kritērijus. Planēta vajag magnētisko lauku, lai aizsargātu no radiācijas. Tai vajag tektonisko aktivitāti, lai reciklētu oglekli. Tai vajag lielu Mēnesi, lai stabilizētu asi. Tai vajag Jupitera izmēra planētu ārējā sistēmā, lai noķertu asteroīdus. Tai vajag pareizo zvaigznes tipu, kas ir stabila miljardiem gadu. Kad viņi pievienoja visus šos kritērijus, skaitlis saruka dramatiski. Zeme nav tikai reta, tā var būt unikāla mūsu galaktikā. Un pat ja ir citas zemes, tās ir tik tālu, ka mēs nekad tās nesasniegsim. Gaismas ātruma robeža nav tikai tehniska problēma,
Tā ir visuma veids, kā pateikt, jūs paliekat tur, kur esat. Bet mēs joprojām gribam ticēt. Mēs joprojām gribam domāt, ka tehnoloģija atrisinās visu, ka ja mēs tikai būsim pietiekami gudri, pietiekami inovatīvi, pietiekami apņēmīgi, mēs pārvarēsim šīs barjeras. Un šī ticība ir bīstama, jo tā ļauj mums ignorēt realitāti. Tā ļauj mums turpināt iznīcināt vienīgo planētu, kas mums ir, domājot, ka būs cita. Ilons Masks, viens no kosmiskās kolonizācijas galvenajiem aizstāvjiem, ir teicis, ka cilvēcei ir jākļūst par multiplanetāru sugu, lai izdzīvotu. Bet šī loģika ir kļūdaina. Ja mēs nevaram saglabāt Zemi, planētu, kas ir ideāli piemērota mums, kā mēs saglabāsim Marsu, planētu, kas ir fundamentāli naidīga? Ja mēs nevaram atrisināt klimata pārmaiņas uz planētas ar gaisu, kā mēs izveidosim dzīvojamu vidi uz planētas bez gaisa? Patiesība ir tāda, ka Marsa kolonizācija ir bezgalīgi grūtāka nekā Zemes saglabāšana, bezgalīgi dārgāka, bezgalīgi riskantāka. Un tomēr mēs investējam miljardus sapnī par Marsu, kamēr Zeme deg. 2021. gadā Apvienoto Nāciju organizācijas klimata ziņojums parādīja, ka mums ir mazāk nekā 10 gadi, lai novērstu katastrofālas klimata pārmaiņas. Bet tā vietā, lai koncentrētos uz šīs planētas glābšanu, mēs sapņojam par aiziešanu uz citu. Tas ir kā ignorēt ugunsgrēku savā mājā, jo plānojat pārcelties uz citu māju, kas vēl nav uzbūvēta un atrodas vietā, kur jūs nevarat elpot. Bet varbūt šis sapnis par kosmisko kolonizāciju kalpo citam mērķim. Varbūt tas nav par reālu aiziešanu. Varbūt tas ir par cerību, par ideju, ka mēs esam lielāki par šo planētu, ka mūsu liktenis ir zvaigznēs. Un šī cerība motivē mūs. Tā liek mums inovēt, tā liek mums sapņot. Bet ir plāna robeža starp iedvesmojošu sapni un bīstamu ilūziju. Un kosmiskās kolonizācijas sapnis ir šķērsojis šo robežu. Tas ir kļuvis par aizbildinājumu, par veidu, kā izvairīties no atbildības, par veidu, kā pateikt, nav svarīgi, ko mēs darām Zemē, jo mēs vienmēr varam aiziet. Bet mēs nevaram. Fizikas likumi ir skaidri, bioloģijas realitāte ir nežēlīga. Kosmos nav jauna robeža, tas ir bezgalīgs tukšums, kas ir fundamentāli naidīgs dzīvībai. Un mēs esam dzīvības formas, kas ir tik precīzi kalibrēta šai planētai, ka pat neliela novirze mūs iznīcina. Tātad, kas mums atliek? Ja mēs nevaram aiziet, ja mēs esam ieslodzīti šeit, kas ir mūsu nākotne? Atbilde ir vienkārša un dziļa. Mūsu nākotne ir šeit, uz šīs planētas, šajā atmosfērā, zem šīs saules. Un tā nav ierobežojoša nākotne, tā ir brīnišķīga nākotne. Jo Zeme nav cietums, tā ir paradīze. Vienīgā paradīze, kas jebkad būs. Kad jūs elpojat gaisu, ko ir radījušas triljoni augu miljardiem gadu. Kad jūs dzerat ūdeni, kas ir bijis dinozauru asinīs, seno okeānu viļņos, mākoņos virs pirmo cilvēku. Kad jūs staigājat pa planētu, kas ir tik precīzi noregulēta, ka tās temperatūra ir palikusi stabila miljardiem gadu, lai gan Saule ir kļuvusi spožāka. Šī planēta nav nejaušība, tā ir brīnums, un mēs esam daļa no šī brīnuma. Mēs neesam atsevišķi no Zemes, mēs esam Zeme. Mūsu ķermeņi ir veidoti no tās ātomiem, mūsu dzīvība ir atkarīga no tās sistēmām, mūsu apziņa ir radusies no tās evolūcijas. Un tomēr mēs izturamies pret to kā pret resursu, kas jāizmanto. Mēs piesārņojam tās gaisu, mēs iznīcinām tās mežus. Mēs izmirinām tās sugas, mēs mainām tās klimatu, un visu laiku mēs stāstām sev, ka tas nav svarīgi, jo mēs varam aiziet. Bet mēs nevaram. Un tas ir labs, jo tas nozīmē, ka mums ir jārūpējas, mums ir jāsaglabā, mums ir jāmīl šī planēta, jo tā ir vienīgā, kas mums būs. Kosmiskās kolonizācijas sapnis ir balstīts uz fundamentālu pārpratumu, uz ideju, ka cilvēce var pastāvēt neatkarīgi no Zemes. Bet mēs nevaram. Mēs esam Zemes radījumi. Mūsu DNS ir veidojies šeit. Mūsu smadzenes ir attīstījušās šeit. Mūsu kultūra ir radusies šeit. Mēs esam tik dziļi saistīti ar šo planētu, ka atdalīšana no tās ir kā atdalīšana no paša sevis. Astronauti, kas atgriežas no kosmosa, bieži runā par kaut ko, ko sauc par pārskatu efektu.
Viņi apraksta dziļu apziņas maiņu, kad viņi redz Zemi no kosmosa. Viņi redz, cik trausla tā ir, cik skaista, cik unikāla. Un viņi saprot, ka visas mūsu robežas, visi mūsu konflikti, visas mūsu atšķirības ir nenozīmīgas, salīdzinot ar faktu, ka mēs visi dalāmies šajā vienīgajā planētā. Bet mums nav jāiet kosmosā, lai saprastu to. Mums vienkārši jāskatās. Jāskatās uz mežu un jāsaprot, ka tas ražo skābekli, ko mēs elpojam. Jāskatās uz okeānu un jāsaprot, ka tas regulē klimatu, kas mūs uztur dzīvus. Jāskatās uz augsni un jāsaprot, ka tā satur vairāk dzīvības nekā visas zvaigznes debesīs. Zeme nav vienkārši planēta, tā ir dzīva sistēma, un mēs esam daļa no šīs sistēmas. Kad mēs kaitējam tai, mēs kaitējam sev. Kad mēs saglabājam to, mēs saglabājam sevi. Tātad, kāpēc mēs nekad nepametīsim Zemi? Ne tāpēc, ka mums trūks tehnoloģijas, ne tāpēc, ka mums trūks drosmes, bet tāpēc, ka fizikas likumi ir nežēlīgi, tāpēc, ka bioloģijas realitāte ir skaidra, tāpēc, ka kosmoss ir fundamentāli naidīgs dzīvībai, un tāpēc, ka Zeme ir vienīgā vieta visumā, kas ir veidota mums. Radiācija nav galvenā problēma. Tā ir tikai viena no 6 sienām. Un šīs sienas nav tehnoloģiskas, tās ir fundamentālas. Tās ir iestrādātas realitātes audumā, un tās mums saka kaut ko svarīgu. Tās saka, ka mēs esam mājas, ka mums vienmēr būs mājas, un ka mūsu liktenis nav zvaigznēs, tas ir šeit. Bet runāsim par konkrētām sienām, ne metaforiski, ne filozofiski. Runāsim par precīziem skaitļiem, kas padara kosmisko kolonizāciju par gandrīz neiespējamu uzdevumu. Jo katrai no šīm 6 sienām ir matemātika, un šī matemātika ir nežēlīga. Sāksim ar radiāciju, bet ne ar vispārīgiem apgalvojumiem. Sāksim ar konkrētu eksperimentu, kas mainīja visu. 2013. gadā NASA zinātnieki ievietoja Curiosity marsohodā ierīci, kas saucās Radiation Assessment Detector. Šī ierīce mērīja radiāciju katru sekundi 7 mēnešu ceļojuma laikā no Zemes uz Marsu. Rezultāti bija precīzi, bezkompromisos. Astronauts šajā ceļojumā saņemtu 362 milizīverts radiācijas. Lai saprastu, ko tas nozīmē, salīdziniet ar Zemi. Vidējais cilvēks uz Zemes saņem 3 milizīvertas gadā no dabiskās fona radiācijas. Astronauts ceļā uz Marsu saņemtu 100-kārtīgu gada devu 7 mēnešos. Bet tas nav viss. Tas ir tikai ceļojums. Uz Marsa virsmas, bez Zemes magnētiskā lauka aizsardzības, astronauts saņemtu vēl 220 milizīvertas gadā. Ja viņš pavadītu uz Marsa 2 gadus un tad atgrieztos, kopējā deva būtu vairāk nekā 1000 milizīvertu. Startautiskā radiācijas aizsardzības komisija nosaka, ka profesionāliem radiācijas darbiniekiem maksimālā pieļaujamā deva ir 50 milizīvertas gadā. Astronauts Marsa misijā pārsniegtu šo limitu 20 reizes. Viņa šūnu DNS sāktu uzkrāt mutācijas. Viņa kaulu, smadzenes, kas ražo asins šūnas, tiktu bojātas. Viņa acu lēcas sāktu veidoties katarakta. Viņa smadzenēs sāktu mirt neironi. Bet varbūt mēs varam aizsargāties. Varbūt mēs varam uzbūvēt aizsardzību. Šeit sākas matemātika, kas nogalina sapņus. Lai apturētu galaktisko kosmisko starojumu, jums vajag masu, daudz masas. Aprēķini parāda, ka, lai samazinātu radiāciju līdz pieņemamam līmenim, jums vajadzētu vismaz 5 metri ūdens vai 2 metri svina visapkārt dzīvojamai zonai. Iedomājieties kosmosa kuģi ar 5 metriem ūdens visapkārt. Aprēķiniet masu. Sfēriska tvertne ar diametru 10 metri un sienu biezumu 5 metri saturētu aptuveni 3000 kubikmetru ūdens. Tas ir 3 miljoni kilogramu. Tikai aizsardzībai. Vēl pirms jūs pievienojat dzīvojamo moduli, dzinējus, degvielu, pārtiku, aprīkojumu. Un atcerieties raķetes vienādojumu tirāniju. Lai ievietotu 3 miljonus kilogramu orbītā ar mūsdienu raķetēm, jums vajadzētu aptuveni 60 miljonus kilogramu degvielas. Tas ir vairāk nekā visu Saturn V raķešu kopējā masa, kas jebkad palaistas. Un tas tikai, lai aizsargātu pret radiāciju. Vēl jums vajag pātrināt šo masu uz Marsu.
Vēl jums vajag to palēnināt. Vēl jums vajag atgriezties. Matemātika kļūst absurda. Un tas ir tikai pirmā siena. Otrā siena ir vēl fundamentālāka – raķetes vienādojums. Bet, lai saprastu tā tirāniju, jums jāsaprot, kā tas darbojas. Konstantīns Tsiolkovskis formulēja to 2001. gadā. Vienādojums ir elegants. Delta V vienāds ar izplūdes ātrums, reizināts ar naturālo logaritmu no sākuma masas, dalīts ar gala masu. Bet šī elegance slēpj šausmas. Iedomājieties, ka gribat pātrināt 1 kilogramu kravas līdz 11 km sekundē. Tas ir ātrums, kas vajadzīgs, lai aizbēgtu no Zemes gravitācijas. Ar labāko ķīmisko raķeti, kuras izplūdes ātrums ir aptuveni 4,5 km sekundē, jums vajadzētu sākuma masu aptuveni 12 kg. Tas nozīmē, ka 11 kg ir degviela un tikai 1 kg ir krava. Tas ir attiecība 1:11. Bet tagad iedomājieties, ka gribat ne tikai aizbēgt no Zemes, bet arī pātrināt uz Marsu. Tad palēnināt, tad pātrināt atpakaļ, tad palēnināt pie Zemes. Katrs no šiem manevriem vajag delta V, un katrs delta V reiz inamasu eksponenciāli. Aprēķini reālai Marsa misijai parāda, ka ar ķīmiskām raķetēm attiecības starp sākuma masu un kravas masu ir aptuveni 1:100. Tas nozīmē, ka, lai nosūtītu 1 kilogramu kravas uz Marsu un atpakaļ, jums vajag 100 kg degvielas kosmosā. Bet, lai ievietotu šos 100 kg kosmosā, jums vajag vēl 10 000 kg degvielas uz Zemes. Matemātika kļūst eksponenciāla, un eksponenciālā matemātika ir nežēlīga. NASA inženieri aprēķināja, ka ar mūsdienu tehnoloģiju pilnīga Marsa misija ar 4 astronautiem, kas ietver ceļojumu turp un atpakaļ, plus 2 gadus uz virsmas, prasītu sākuma masu Zemes orbītā aptuveni 900 tonnu, 900 000 kg. Lai ievietotu to orbītā, vajadzētu aptuveni 40 Saturn V raķetes. Izmaksas būtu aptuveni 30 līdz 50 miljardi dolāru tikai par palaišanu. Vēl pirms jūs uzbūvējat kuģi, apmācījāt apkalpi, izveidojāt dzīvotnes uz Marsa, un tas pieņem, ka viss darbojas perfekti, ka nav avāriju, ka nav kavējumu, ka tehnoloģija ir gatava. Bet vēsture parāda, ka kosmosa misijas gandrīz nekad nedarbojas perfekti. Apollo programma, kas nosūtīja 12 cilvēkus uz mēnesi, izmaksāja 125 miljārdus dolāru pēc mūsdienu naudas vērtības, un mēnesis ir tikai 3 dienas ceļojumā. Mars ir 7 mēnešus. Sarežģītība pieauga ne lineāri, bet eksponenciāli. Realistisks aprēķins Marsa misijai ir 100 miljardi līdz triljons dolāru. Tas ir vairāk nekā daudzas valstis tērē aizsardzībai gadā. Tas ir vairāk nekā visa NASA budžets pēdējos 10 gados kopā. Un tas viss ir tikai, lai nosūtītu 4 cilvēkus uz 2 gadiem. Ne koloniju, ne pastāvīgu klātbūtni, tikai īsu vizīti. Bet pieņemsim, ka mēs atrisinām naudu. Pieņemsim, ka pasaule nolēma investēt triljonus. Joprojām paliek trešā siena, un šī siena ir iestrādāta jūsu ķermenī. Bezsvarīgums nav tikai neērtība, tas ir eksistenciāls drauds jūsu bioloģijai. Lai saprastu, kāpēc, jums jāsaprot, kā jūsu ķermenis darbojas. Jūsu kauli nav statiski. Tie ir dzīvi audi, kas pastāvīgi pārveidojas. Šūnas, kas saucas osteoblasti, veido jaunu kaulu. Šūnas, kas saucas osteoklasti, noārda veco kaulu. Uz Zemes šis process ir līdzsvarā, jo gravitācija rada mehānisko stresu, kas signalizē osteoblastiem veidot jaunu kaulu. Bet bezsvarīgumā nav mehāniskā stresa. Osteoblasti saņem signālu, ka kauli nav vajadzīgi. Tie pārstāja veidot jaunu kaulu, bet osteoklasti turpina noārdīt veco. Līdzsvars sabrūk. Pētījumi no Startautiskās kosmosa stacijas parāda precīzus skaitļus. Astronauti zaudē vidēji 1 līdz 2% kaulu masas mēnesī bezsvarīgumā. Tas neklausās daudz, bet aprēķiniet. Pēc 6 mēnešiem tas ir 6 līdz 12%. Pēc gada tas ir 12 līdz 24%. Pēc 2 gadiem, kas būtu minimālais laiks Marsa misijai, astronauts būtu zaudējis aptuveni 30 līdz 50% kaulu masas dažās zonās. Viņa gurnu kauli, mugurkauls, papēži būtu kļuvuši trausli kā 80 gadus vecam cilvēkam ar smagu osteoporozi. Un tas nav viss. Muskuļi atrofējas vēl ātrāk. Pētījumi parāda,
ka astronauti zaudē aptuveni 20% muskuļu masas pēc 5 līdz 11 dienām kosmosā. Pēc 6 mēnešiem viņi ir zaudējuši līdz 40% dažu muskuļu grupu. Īpaši cieši kājas, mugura, vēdera muskuļi. Muskuļi, kas uz Zemes pastāvīgi cīnās pret gravitāciju. Bezsvarīgumā tie kļūst lieki. Ķermenis tos absorbē. Bet varbūt astronauti var trenēties? Varbūt vingrinājumi var novērst šo degradāciju? Starptautiskās kosmosa stacijas astronauti trenējas 2 stundas katru dienu. Viņi izmanto speciālas trenažieru iekārtas, kas simulē pretestību. Viņi dara visu iespējamo, lai saglabātu kaulu un muskuļu masu. Un tomēr viņi joprojām zaudē. Joprojām atgriežas vājāki. Joprojām vajag mēnešus rehabilitācijai. Un viņi ir kosmosā tikai 6 mēnešus. Ceļojums uz Marsu būtu vismaz 20 mēneši kopā. Astronauti atgrieztos ar ķermeņiem, kas ir tik degradēti, ka viņi iespējams nekad pilnībā neatgūtos. Bet kauli un muskuļi ir tikai sākums. Bezsvarīgums ietekmē gandrīz katru sistēmu jūsu ķermenī. Jūsu sirds, kas vairs nav jāpumpē asinis pret gravitāciju, sarūk. Pētījumi parāda, ka astronautu sirdis zaudē aptuveni 10 līdz 12% masas pēc 6 mēnešiem kosmosā. Mazāka sirds nozīmē mazāku sūknēšanas jaudu. Kad astronauts atgriežas uz Zemes, viņa sirds cīnās, lai pumpētu asinis pret gravitāciju. Viņš jūtas reibonis, viņš var paģibt, viņam vajag nedēļas, lai pielāgotos. Jūsu imūnsistēma, kuras darbība ir atkarīga no šūnu miedarbības, kas ir ietekmēta ar gravitāciju, kļūst vājāka. Pētījumi parāda, ka astronautu T šūnas, kas cīnās pret infekcijām, kļūst mazāk efektīvas. Viņu iekaisuma marķieri pieaug, viņi kļūst uzņēmīgāki pret slimībām. Uz Starptautiskās kosmosa stacijas tas nav liela problēma, jo vide ir stingri kontrolēta, bet ceļojumā uz Marsu, kur astronauti būtu slēgtā vidē ar tiem pašiem cilvēkiem mēnešiem, infekcija varētu būt katastrofāla. Jūsu redze pasliktinās. Šis efekts ir tik izplatīts, ka tam ir nosaukums. Ar kosmosa lidojumu saistīta neirookuļāra sindroma. Bezsvarīgumā šķidrumi jūsu ķermenī pārdalās, vairāk šķidrumu uzkrājas galvā. Šis šķidrums rada spiedienu uz acu ābolu un redzes nervu. Astronauti sāk redzēt izplūdušu. Viņu redzes nervi pietūkst. Dažiem attīstās paliekošas izmaiņas. Pēc atgriešanās uz Zemes viņiem vajag brilles. Un šīs izmaiņas var būt neatgriezeniskas. Bet varbūt visšausmīgākās ir izmaiņas, kas notiek jūsu smadzenēs. 2020. gadā Mičigans Universitātes zinātnieki publicēja pētījumu, kas analizēja astronautu smadzeņu skenējumus pirms un pēc ilgtermiņa kosmosa misijām. Viņi atklāja, ka bezsvarīgums izraisa smadzeņu šķidruma pārdalīšanos, kas maina smadzeņu struktūru. Dažas smadzeņu daļas sarūk, citas pietūkst, un šīs izmaiņas korelē ar kognitīvām problēmām. Astronauti ziņo par grūtībām koncentrēties, par atmiņas problēmām, par lēnāku domāšanu. Un tad ir radiācijas ietekme uz smadzenēm. Galaktiskais kosmiskais starojums sastāv no ļoti enerģētiskām daļiņām, kas var iekļūt smadzenēs un bojāt neironus. Pētījumi ar pelēm, kas pakļautas kosmiskajam starojumam, parāda satraucošus rezultātus. Peles attīstīja iekaisumu smadzenēs. Viņa neironi sāka mirt. Viņa uzvedība mainījās. Viņi kļuva mazāk sociāli. Viņi zaudēja spēju mācīties jaunus uzdevumus. Viņi attīstīja simptomus, kas līdzīgi Alzheimera slimībai. Ekstrapolējot uz cilvēkiem, zinātnieki aprēķina, ka astronauts ceļā uz Marsu varētu zaudēt līdz 5% neironu dažās smadzeņu zonās. Tas var neklausīties daudz, bet smadzenes ir precīzs instruments. Pat neliels neironu zudums var izraisīt nozīmīgas kognitīvas problēmas, un šīs problēmas var būt neatgriezeniskas. Tātad, kas mums ir? Astronauts, kas atgriežas no Marsa, būtu ar kauliem kā 80 gadus vecam cilvēkam, ar muskuļiem, kas ir zaudējuši pusi no savas masas, ar sirdi, kas ir sarukusi, ar imūnsistēmu, kas ir vājināta, ar redzi, kas ir bojāta, ar smadzenēm, kas ir strukturāli izmainītas un daļēji bojātas, un ar vēža risku, kas ir palielinājies par 30 līdz 50%. Vai šāds cilvēks varētu izveidot koloniju? Vai viņš varētu strādāt fizisko darbu,
kas vajadzīgs, lai uzbūvētu dzīvotnes, audzētu pārtiku, uzturētu aprīkojumu. Vai viņš pat varētu izdzīvot? Bet pieņemsim, ka mēs atrisinām bezsvarīgumu. Pieņemsim, ka mēs uzbūvējam rotējošus kuģus, kas rada mākslīgo gravitāciju. Šādi kuģi ir teorētiski iespējami. Jūs izveidojat cilindru vai toru, kas rotē. Centrbēdzes spēks rada gravitāciju uz ārējās sienas. Astronauti var staigāt, ēst, gulēt kā uz Zemes. Bet šeit atkal sākas matemātika. Lai radītu vienu G gravitāciju, kas ir līdzvērtīga Zemei, jums vajag vai ļoti lielu diametru, vai ļoti ātru rotāciju. Aprēķini parāda, ka cilindram ar diametru 10 metri vajadzētu rotēt aptuveni 10 apgriezienus minūtē. Tas rada problēmu, ko sauc par Koriolisa efektu. Kad jūs kustaties rotējošā vidē, jūs jūtat spēku, kas novirza jūs no jūsu ceļa. Šis efekts ir spēcīgāks mazākos diametros. Astronauti ziņot par reiboni, sliktu dūšu, dezorientāciju. Lai samazinātu Koriolisa efektu līdz pieņemamam līmenim, jums vajag diametru vismaz 100 metri. Tagad iedomājieties konstrukciju. Cilindrs ar diametru 100 metri un garumu, saki, 200 metri. Tas ir milzīgs. Tā masa būtu 1000 tonu. Tikai konstrukcija. Vēl pirms jūs pievienojat dzīvojamās zonas, dzinējus, degvielu, pārtiku, ūdeni, gaisu. Un tad ir rotācijas mehānisms. Kā jūs liekāt šim milzīgajam cilindram rotēt? Jums vajag dzinējus, jums vajag degvielu, jums vajag kontrolas sistēmas. Un tad, kad tas rotē, kā jūs to apturinat? Kā jūs dokojaties ar citiem kuģiem? Kā jūs veiciet remontus? Inženiertehniskās problēmas kļūst milzīgas, un izmaksas kļūst astronomiski. NASA aprēķina rotējošam kuģim Marsa misijai parāda izmaksas vairāk nekā $100 miljardi tikai par kuģi, un tas pieņem, ka tehnoloģija darbojas, ka nav neparedzēta problēmu, ka viss ir perfekti. Bet vēsture parāda, ka kosmosa inženierija nekad nav perfekta. Apollo 13 gandrīz zaudēja apkalpi skābekļa tvertnes sprādziena dēļ. Challenger eksplodēja palaišanas laikā. Kolumbija sabruka atgriešanās laikā, un tās bija misijas uz Mēnesi vai orbītu, misijas, kas ilga dienas vai nedēļas. Marsa misija ilgtu gadus. Varbūtība, ka kaut kas noiet greizi, tuvojas 100%. Un tad ir 4. siena – psiholoģiskā izolācija. Šī siena ir varbūt visgrūtāk izmērāmā, bet ne mazāk reāla. Cilvēka psihika ir veidojusies miljonu gadu evolūcijā sabiedrībās. Mēs esam sociālas būtnes. Mēs vajadzējam miedarbību ar daudziem cilvēkiem. Mēs vajadzējam jaunus stimulus. Mēs vajadzējam dabas ritmus. Mēs vajadzējam horizontu. Mēs vajadzējam debesis. Mēs vajadzējam vēju. Mēs vajadzējam skaņas, smaržas, sajūtas, kas mainās. Kosmosa kuģis piedāvā pretējo. Jūs esat slēgtā metāla kastē ar tiem pašiem 5 cilvēkiem. Katru dienu jūs redzat tās pašas sienas. Jūs dzirdat tos pašos mehāniskos trokšņus. Jūs elpojat to pašu reciklēto gaisu. Jūs ēdat to pašu dehidrēto pārtiku. Jūs nevarat iziet ārā. Jūs nevarat atvērt logu. Jūs nevarat aizbēgt. Un tas ilgst ne dienas, ne nedēļas, bet mēnešus. 7 mēnešus ceļā uz Marsu. 2 gadus uz virsmas. 7 mēnešus atpakaļ. Kopā 20 mēneši. Gandrīz 2 gadi. Kas notiek ar cilvēka psihiku šādos apstākļos? Mums ir daži dati. Krievijas Mars 500 eksperiments, kas simulēja Marsa misiju, sniedza ieskatu. 6 brīvprātīgie pavadīja 520 dienas slēgtā modulī. Viņi bija rūpīgi atlasīti, viņi bija apmācīti, viņi motivēti. Un tomēr pēc aptuveni 300 dienām sāka parādīties problēmas. Viens apkalpes loceklis kļuva letarģisks. Viņš pavadīja lielāko daļu laika guļot. Viņš zaudēja interesi par uzdevumiem, viņš kļuva sociāli izolēts. Cits kļuva īgns. Viņš sāka strīdēties ar komandas biedriem. Viņš ziņoja par miega problēmām. Komandas dinamika sāka sabrukt, komunikācija kļuva minimāla, morāli kritās. Un atcerieties, viņi bija simulācijā. Viņi zināja, ka var iziet jebkurā brīdī. Viņi zināja, ka Zeme ir tikai dažus metrus tālāk. Viņi zināja, ka nav reāli draudi. Un tomēr viņu psihika cietēja. Tagad iedomājieties reālu Marsa misiju. Jūs esat kosmosā, jūs nevarat iziet. Ja kaut kas noiet greizi, neviens nevar jums palīdzēt. Ja jums ir konflikts ar komandas biedru,
Jūs nevarat vienkārši aiziet. Jūs esat ieslodzīts ar šo cilvēku mēnešiem. Stress būtu milzīgs. Un tad ir komunikācijas kavēšanās. Uz Zemes, ja jums ir problēma, jūs varat piezvanīt draugam. Jūs varat runāt ar ģimeni. Jūs varat meklēt atbalstu. Bet ceļā uz Marsu komunikācijas signāls kavējas līdz 20 minūtēm vienā virzienā. Tas nozīmē, ka saruna ar Zemes kontroli prasa 40 minūtes uz katru jautājumu un atbildi. Jūs nevarat runāt reāllaikā. Jūs nevarat dalīties emocijās. Jūs esat fundamentāli izolēts. Psiholoģiskie pētījumi par izolāciju parāda skaidrus modeļus. Pēc aptuveni 3 mēnešiem cilvēki sāk piedzīvot, ko sauc par trešā ceturkšņa efektu. Sākotnējais entuziasms ir izgaisis. Realitāte ir iestājusies. Beigas joprojām ir tālu. Šis ir periods, kad depresija, trauksme, konflikti sasniedz maksimumu. Astronauti uz Startautiskās kosmosa stacijas ziņo par šo efektu, un viņi ir tikai 6 mēnešus. Marsa misija būtu gandrīz 4 reizes garāka. Un tad ir atgriešanās. Pēc 2 gadiem kosmosā astronauts atgrieztos uz Zemes, kas ir mainījusies. Viņa ģimene ir novecojusi. Viņa draugi ir pārcēlušies tālāk. Pasaule ir mainījusies. Un viņš pats ir mainījies. Viņš ir piedzīvojis kaut ko, ko neviens cits nevar saprast. Viņš ir bijis vietā, kas ir tik fundamentāli atšķirīga, ka viņš vairs nav tas pats cilvēks. Astronauti, kas atgriežas no ilgtermiņa misijām, bieži cieš no tā, ko sauc par pēctraumatisko stresa sindromu. Viņi cieš no miega traucējumiem, viņi cieš no trauksmes, viņi cieš no depresijas. Un tas ir pēc 6 mēnešiem. Kas notiktu pēc 2 gadiem? Bet pieņemsim, ka mēs atrisinām psiholoģiju. Pieņemsim, ka mēs atlasām perfektu apkalpi. Pieņemsim, ka mēs nodrošinām atbalstu. Joprojām paliek 5. siena. Un šī siena ir absolūta. Gaismas ātruma robeža. Alberts Einsteins 2005. gadā pierādīja, ka nekas nevar ceļot ātrāk par gaismu. Šis nav tehnoloģisks ierobežojums. Šis ir fundamentāls visuma likums. Un šis likums padara zvaigžņu kolonizāciju gandrīz neiespējamu. Tuvākā zvaigzne, Proxima Centauri, ir 4,22 gaismas gadi tālu. Tas ir aptuveni 40 triljoni kilometru. Ar mūsdienu tehnoloģiju, ar ātrāko kuģi, ko mēs esam jebkad uzbūvējuši, ceļojums uz turieni ilgtu aptuveni 70 000 gadu. 70 000. Tas ir ilgāk nekā visa cilvēces civilizācija. Bet varbūt mēs varam būvēt ātrākus kuģus. Varbūt mēs varam sasniegt daļu no gaismas ātruma. Šeit atkal sākas nežēlīgā matemātika. Lai paātrinātu kuģi līdz pat 1% no gaismas ātruma, jums vajag milzīgu enerģiju. Aprēķini parāda, ka kuģim ar masu 1000 tonu vajadzētu enerģiju aptuveni 2 reizināts ar 10 pakāpē 17 džouli. Tas ir aptuveni līdzvērtīgi visai enerģijai, ko cilvēks patērē 2 dienās. Tikai lai paātrinātu līdz 1% no gaismas ātruma, un tad jums vajag to pašu enerģiju, lai palēninātu. Bet 1% no gaismas ātruma joprojām nozīmē, ka ceļojums uz Proxima Centauri ilgtu 400 gadus. 400 gadu. Neviens cilvēks nedzīvo tik ilgi. Tātad jums vajadzētu paudžu kuģi. Kuģi, kurā dzīvo un mirst paaudzes. Kuģi, kas ir pašpietiekama ekosistēma. Vai mēs varam uzbūvēt šādu kuģi? Teorētiski var būt, bet praktiskās problēmas ir milzīgas. Jums vajag slēgta ekosistēmu, kas var uzturēt dzīvību 100 gadu. Jums vajag pārtikas ražošana. Jums vajag ūdens reciklēšana. Jums vajag gaisa atjaunošana. Jums vajag atkritumu pārstrāde. Un visam tam jādarbojas perfekti 100 gadu bez iespējas saņemt piegādes no Zemes. Biosfēra 2 eksperiments Arizonā 90. gados mēģināja izveidot slēgtu ekosistēmu. 8 cilvēki tika ieslēgti hermētiski noslēgtā struktūrā ar augiem, dzīvniekiem, augsni, ūdeni. Mērķis bija izdzīvot 2 gadus bez ārējās palīdzības. Eksperiments cieta neveiksmi. Skābekļa līmenis kritās, oglekļa dioksīda līmenis pieauga, augi nomira, dzīvnieki nomira. Pēc 16 mēnešiem viņiem bija jāpievada skābeklis no ārpuses. Un tas bija uz Zemes, ar gravitāciju, ar saules gaismu, ar iespēju iziet ārā ārkārtas gadījumā. Iedomājieties to pašu kosmosā.
bez gravitācijas, bez dabiskās gaismas, bez iespējas iziet, 100 gadu. Varbūtība, ka kaut kas noiet greizi, tuvojas 100%. Un ja kaut kas noiet greizi paudžu kuģī, kas ir gaismas gadus tālu no Zemes, visi mirst. Nav glābšanas, nav palīdzības, tikai nāve tukšumā. Bet varbūt mēs varam izmantot kriogēno miegu, varbūt mēs varam iesaldēt astronautus ceļojumam. Šī ideja ir populāra zinātniskajā fantastikā, bet realitāte ir daudz sarežģītāka. Mēs varam iesaldēt šūnas, mēs varam iesaldēt embrijos, bet mēs nevaram iesaldēt veselu cilvēku un tad atsaldēt viņa dzīvu. Problēma ir ledus kristāli. Kad ūdens sasalst, tas veido kristālus, kas paplašinās un pārplēš šūnu membrānas. Šūnas mirst. Zinātnieki ir eksperimentējuši ar vielu, kas saucas krioprotektoru, kas novērš ledus kristālu veidošanos. Bet, lai ievadītu pietiekami daudz krioprotektoru visā ķermenī, lai novērstu bojājumus, ir ārkārtīgi grūti. Un pat ja mēs to izdarītu, mums joprojām jāatrisina, kā atsaldēt cilvēku bez bojājumiem. Kā restartēt sirdi, kā restartēt smadzenes, kā nodrošināt, ka visi orgāni sāk darboties vienlaikus. Pašlaik mēs nevaram to izdarīt, un nav skaidrs, vai mēs jebkad varēsim. Šī nav tikai tehnoloģiska problēma. Šī ir fundamentāla bioloģijas problēma. Tātad gaismas ātruma robeža padara zvaigžņu kolonizāciju gandrīz neiespējamu. Mēs nevaram ceļot pietiekami ātri. Mēs nevaram uzbūvēt paudžu kuģus, kas darbojas. Mēs nevaram iesaldēt cilvēkus. Mēs esam ieslodzīti mūsu Saules sistēmā. Bet varbūt tas ir pietiekami. Varbūt mēs varam kolonizēt Marsu, Mēnesi, citas planētas mūsu sistēmā. Šeit sākas 6. siena – enerģija. Lai uzturētu cilvēku dzīvu naidīgā vidē, vajag enerģiju. Daudz enerģijas. Uz Zemes mēs iegūstam enerģiju no Saules, no fosilajiem kurināmajiem, no vēja, no ūdens. Bet uz Marsa, uz Mēnesi? Mars saņem tikai 43% no Saules enerģijas, ko saņem Zeme. Saules paneļi būtu mazāk efektīvi. Un Marsa putekļu vētras var ilgt mēnešiem, bloķējot Sauli pilnībā. Curiosity marsahods, kas darbojas ar kodolbateriju, ražo tikai 110 vatus. Tas ir pietiekami, lai darbinātu marsahodam, bet ne cilvēkam. Cilvēkam vajag 1000 vatu. Dzīvojamai bāzei ar 4 cilvēkiem vajadzētu vismaz 10 līdz 20 kilovatus nepārtraukti. Kur jūs iegūstat šo enerģiju? Saules paneļi būtu jāizvieto milzīgās platībās. Aprēķini parāda, ka, lai ražotu 20 kilovatus uz Marsa, jums vajadzētu aptuveni 200 kvadrātmetru saules paneļu. Tas ir daudz. Un jums jātos transportē no Zemes, vai jāražo uz vietas. Bet ražošana uz vietas prasa rūpnīcas, kas prasa vēl vairāk enerģijas, kas prasa vēl vairāk paneļu. Apburtais loks. Kodolenerģija ir alternatīva, bet kodolreaktori ir smagi, tie ir sarežģīti, tie prasa dzesēšanu. Uz Zemes mēs izmantojam ūdeni dzesēšanai, bet uz Marsa ūdens ir rets un saldēts. Jums vajadzētu to izkausēt, kas prasa enerģiju. Atkal apburtais loks. Un tad ir jautājums par ilgtermiņu uzturēšanu. Kodolreaktors vajag degvielu, urāns vai plutonijs. Jums jātos transportē no Zemes vai jāiegūst uz vietas. Bet ieguve uz vietas prasa rakšanu, pārstrādi, bagātināšanu, kas prasa milzīgu infrastruktūru, kas prasa 1000 cilvēku, kas prasa vēl vairāk enerģijas. Matemātika kļūst absurda. Lai izveidotu pašpietiekamu koloniju uz Marsa, jums vajadzētu 1000 cilvēku, jums vajadzētu rūpnīcas, jums vajadzētu raktuves, jums vajadzētu lauksaimniecību, jums vajadzētu enerģijas ražošanu, un visam tam jādarbojas vienlaikus. Bet jūs nevarat sākt ar 1000 cilvēku, jums jāsāk ar dažiem, un daži cilvēki nevar uzbūvēt rūpnīcas, viņi nevar uzbūvēt raktuves, viņi nevar izveidot pašpietiekamu ekonomiku. Tātad jums jāimportē viss no Zemes, bet imports no Zemes ir ārkārtīgi dārgs. Atcerieties raķetes vienādojumu tirāniju. Katrs kilograms kravas uz Marsu izmaksā $1000. Kolonija, kas ir atkarīga no importa, būtu finansiāli neizdevīga. Tā būtu bezgalīga nauda bedre. Un tad ir jautājums,
Kāpēc? Kāpēc mēs gribam kolonizēt Marsu? Kāds ir mērķis? Daži saka – resursi. Marss var saturēt minerālus, metālus, kas ir vērtīgi. Bet vai tiešām? Vai tiešām ir ekonomiski izdevīgi transportēt resursus no Marsa uz Zemi? Aprēķini saka nē. Izmaksas par transportu pārsniegtu vērtību. Vienīgie resursi, kas varētu būt vērtīgi, ir ļoti reti un ļoti dārgi. Bet pat tad, vai tas attaisno triljonus dolāru investīcijas? Citi saka – zinātne. Marss var saturēt atbildes par dzīvības izcelsmi, bet vai mums vajag cilvēkus tur? Roboti var darīt lielāko daļu zinātniskā darba. Viņi ir lētāki, viņi nav jābarojas, viņiem nav jāelpo, viņi nemirst no radiācijas. Curiosity un Perseverance marsahodi ir veikuši izcilu zinātni bez cilvēku klātbūtnes. Vēl citi saka – izdzīvošana. Ja Zeme tiek iznīcināta, Marsa kolonija var saglabāt cilvēci. Bet šī loģika ir kļūdaina. Ja mēs nevaram saglabāt Zemi, planētu, kas ir ideāli piemērota mums, kā mēs saglabāsim Marsu, planētu, kas ir fundamentāli naidīga? Marsa kolonija būtu tik trausla, tik atkarīga no Zemes, ka jebkura katastrofa uz Zemes nozīmētu arī Marsa kolonijas nāvi. Patiesība ir tāda, ka Marsa kolonizācija nav praktiska, tā nav ekonomiska, tā nav nepieciešama. Tā ir sapnis. Skaists sapnis, iedvesmojošs sapnis, bet sapnis, kas saduras ar nežēlīgu realitāti. Un šī realitāte ir 6 sienas – radiācija, raķetes vienādojuma tirānija, bezsvarīgums, psiholoģiskā izolācija, gaismas ātruma robeža, enerģētiskais bezdibenis. Katrai no šīm sienām ir matemātika, un šī matemātika ir nežēlīga. Mēs varam sapņot par zvaigznēm. Mēs varam plānot kolonijas, mēs varam būvēt raķetes, bet mēs nevaram mainīt fizikas likumus. Mēs nevaram mainīt bioloģijas realitāti. Mēs nevaram mainīt visuma struktūru. Un varbūt tas ir labi, jo tas nozīmē, ka mums jākoncentrējās uz to, kas patiešām svarīgs. Ne uz aiziešanu, bet uz palikšanu. Ne uz kolonizēšanu, bet uz saglabāšanu. Ne uz sapņiem par citām pasaulēm, bet uz rūpēm par šo pasauli. Jo šī pasaule, šī Zeme, ir vienīgā, kas mums būs, un tā ir pietiekami. Bet varbūt visšausmīgākais nav tas, ko mēs zinām. Visšausmīgākais ir tas, ko mēs atklājam tikai tagad. Pēdējo 5 gadu laikā zinātnieki ir sākuši saprast kaut ko fundamentālu par kosmosa ietekmi uz cilvēka ķermeni. Kaut ko, kas padara visu iepriekš teikto par radiāciju, bezsvarīgumu un izolāciju par tikai simptomiem. Ne par slimību, bet par simptomiem. 2023. gadā Džona Hopkinsa Universitātes zinātnieki publicēja pētījumu, kas analizēja astronautu asins paraugus pēc ilgtermiņa kosmosa misijām. Viņi meklēja epigenētiskās izmaiņas. Izmaiņas ne DNS sekvencē, bet DNS ekspresijā, veidu, kā gēni tiek ieslēgti un izslēgti. Un viņi atklāja kaut ko satraucošu. Kosmoss nemaina tikai jūsu ķermeni. Tas maina veidu, kā jūsu ķermenis lasa pats savu instrukciju rokas grāmatu. Iedomājieties, ka jūsu DNS ir bibliotēka ar 30 000 grāmatu. Katrai grāmatai ir instrukcijas, kā uzbūvēt un uzturēt daļu no jūsu ķermeņa. Uz Zemes jūsu šūnas zina, kuras grāmatas lasīt un kad. Bet kosmosā šis process sāk sajukt. Grāmatas, kas vajadzētu būt atvērtām, aizveras. Grāmatas, kas vajadzētu būt aizvērtām, atveras. Jūsu ķermenis sāk lasīt nepareizās instrukcijas. Konkrēti, gēni, kas atbild par DNS labošanu, tiek apspiesti. Tas nozīmē, ka, kad radiācija bojā jūsu DNS, jūsu šūnas kļūst mazāk spējīgas to salabot. Gēni, kas atbild par šūnu novecošanu, tiek aktivizēti. Tas nozīmē, ka jūsu šūnas sāk novecot ātrāk. Gēni, kas atbild par iekaisumu, tiek aktivizēti. Tas nozīmē, ka jūsu ķermenis pastāvīgi atrodas iekaisuma stāvoklī, kas bojā audus. Un šīs izmaiņas nav īslaicīgas. Pētījumi parāda, ka dažas epigenētiskās izmaiņas saglabājas gadiem pēc atgriešanās uz Zemes. Astronauti, kas atgriezās pirms 5 gadiem, joprojām rāda izmainītu gēnu ekspresiju. Viņu ķermeņi joprojām atceras kosmosa ietekmi.
Viņa šūnas joprojām darbojas citādi. Bet tas nav viss. 2024. gadā Stanforda Universitātes zinātnieki atklāja vēl kaut ko satraucošāku. Viņi analizēja astronautu zarnu mikrobioma izmaiņas. Zarnu mikrobiomu triljonus baktēriju, kas dzīvo jūsu zarnu traktā un kas ir kritiski svarīgi jūsu veselībai. Šīs baktērijas palīdz sagramot pārtiku, tās ražo vitamīnus, tās trenē jūsu imūnsistēmu, tās pat ietekmē jūsu garastāvokli un uzvedību. Kosmosā zarnu mikrobioma daudzveidība dramatiski samazinās. Dažas baktēriju sugas pilnībā izzūd. Citas, kas parasti ir retas, kļūst dominējošas. Un šīs izmaiņas korelē ar veselības problēmām. Astronauti ar vairāk izmainītu mikrobiomu ziņo par vairāk gremošanas problēmām, vairāk imūnsistēmas problēmām, vairāk garastāvokļu problēmām, un atkal šīs izmaiņas saglabājas. Pat pēc atgriešanās uz Zemes zarnu mikrobioma daudzveidība pilnībā neatjaunojas. Astronauti zaudē baktēriju sugas, kas viņiem bija pirms lidojuma. Viņu zarnu ekosistēma ir neatgriezeniski mainīta. Tagad apvienojiet šo informāciju. Jūsu DNS ekspresija ir mainīta. Jūsu zarnu mikrobioma ir mainīts. Jūsu kauli ir zaudējuši masu. Jūsu muskuļi ir atrofējušies. Jūsu sirds ir sarukusi. Jūsu imūnsistēma ir vājināta. Jūsu redze ir bojāta. Jūsu smadzenes ir strukturāli izmainītas. Un tas viss pēc tikai 6 mēnešiem kosmosā. Kas notiktu pēc 2 gadiem? Kas notiktu pēc 10 gadiem? Kas notiktu ar cilvēku, kas dzimst un aug kosmosā? Šis pēdējais jautājums ir kritisks, jo, ja mēs runājam par kolonizāciju, mēs runājam par cilvēkiem, kas dzīvo un vairojas kosmosā. Mēs runājam par bērniem, kas piedzimst ārpus Zemes. Un šeit mēs saskaramies ar varbūt visšausmīgāko nezināmo. Nav neviena cilvēka, kas būtu ieņemts, iznēsāts un dzimis kosmosā. Mēs vienkārši nezinām, vai tas ir iespējams. Mēs zinām, ka peļu embriji, kas audzēti bezsvarīgumā, attīsta novirzes. Viņu kauli neveidojas pareizi. Viņu orgāni attīstās atšķirīgi. Daudzi mirst pirms piedzimšanas. Bet varbūt cilvēki ir atšķirīgi. Varbūt mūsu embriji ir izturīgāki. Mēs nezinām. Un mēs nevaram zināt, līdz mēs mēģinām. Bet vai mēs varam ētiski mēģināt? Vai mēs varam apzināti pakļaut cilvēka embriju apstākļiem, kas var izraisīt smagas deformācijas vai nāvi? Šis ir ētisks jautājums, uz kuru nav vienkāršas atbildes. Bet pieņemsim, ka cilvēka embrijs var attīstīties bezsvarīgumā. Pieņemsim, ka bērns piedzimst veselīgs. Kas tad? Šis bērns nekad nav piedzīvojis gravitāciju, viņa kauli ir veidojušies bez mehāniskā stresa, viņa muskuļi ir attīstījušies bez nepieciešamības cīnīties pret smagumu, viņa sirds ir pielāgojusies pumpēt asinis bez gravitācijas pretestības. Vai šis bērns varētu jebkad apmeklēt Zemi? Vai viņa kauli izturētu gravitāciju? Vai viņa sirds varētu pumpēt asinis uz augšu? Vai viņa muskuļi varētu atbalstīt viņa ķermeņa svaru? Visticamāk, nē. Bērns, kas dzimis kosmosā, būtu neatgriezeniski pielāgots bezsvarīgumam. Viņš būtu ieslodzīts kosmosā. Viņš nekad nevarētu redzēt Zemi, nekad nevarētu staigāt pa zāli, nekad nevarētu sajust vēju, nekad nevarētu peldēt okeānā. Viņš būtu dzimis cietumā, un šis cietums būtu vēl šaurāks, nekā mēs iedomājamies. Jo nav tikai gravitācijas jautājums, ir arī radiācijas jautājums. Bērns, kas aug kosmosā, būtu pakļauts radiācijai no ieņemšanas brīža. Viņa attīstošās šūnas, kas dalās ātri, būtu īpaši jutīgas. Viņa smadzenes, kas veidojas, būtu pakļautas bojājumiem. Viņa risks attīstīt vēzi būtu milzīgs. Aprēķini ir nežēlīgi. Bērns, kas dzīvo uz Marsa, no dzimšanas līdz 18 gadiem, saņemtu radiācijas devu aptuveni 4000 milizīvertu, kas ir vairāk nekā 100-kārtīgs pieaugušā cilvēka mūža deva uz Zemes. Viņa vēža risks būtu tuvu 100%. Viņš visticamāk attīstītu vēzi pirms sasniegtu pieaugušā vecumu. Tātad kosmosa kolonizācija nav tikai par pieaugušo cilvēku sūtīšanu. Tā ir par jaunu cilvēku radīšanu apstākļos, kas visticamāk tos nogalinātu vai kropļotu.
Tā ir par cilvēces nākotnes radīšanu vidē, kas ir fundamentāli naidīga dzīvībai. Un tad ir jautājums par ģenētisko daudzveidību. Kolonija uz Marsa sāktos ar nelielu skaitu cilvēku, varbūt 100, varbūt 1000, bet ģenētiskā daudzveidība ir kritiska populācijas ilgtermiņa izdzīvošanai. Pētījumi parāda, ka populācijai vajag vismaz 5000 līdz 10 000 individu, lai izvairītos no inbreedinga problēmām ilgtermiņā. 100 cilvēku kolonija būtu ģenētiski izolēta. Pēc dažām paaudzēm visi būtu radinieki. Inbreedings sāktu uzkrāt kaitīgas mutācijas. Ģenētiskās slimības kļūtu izplatītas. Populācija sāktu deģenerēties. Vienīgais veids, kā to novērst, būtu pastāvīga imigrācija no Zemes. Bet atcerieties raķetes vienādojumu tirāniju. Katrs cilvēks, kas nosūtīts uz Marsu, izmaksā miljonus dolāru. Lai uzturētu ģenētiski veselīgu koloniju, jums vajadzētu sūtīt 100 cilvēku katru gadu. Izmaksas būtu triljoni dolāru gadā. Bezgalīgi. Tātad Marsa kolonija būtu vai ģenētiski izolēta un deģenerējoša, vai finansiāli atkarīga no Zemes bezgalīgi. Nevienā gadījumā tā nebūtu patiešām neatkarīga. Nevienā gadījumā tā nebūtu patiešām dzīvotspējīga. Bet varbūt visšausmīgākais ir laika mērogs. Mēs runājam par kolonizāciju, it kā tā būtu īstermiņa projekts. It kā mēs varētu nosūtīt dažus cilvēkus, uzbūvēt dažas bāzes, un tas būtu izdarīts. Bet kolonizācija nav īstermiņa projekts. Tā ir daudzpaudžu projekts. Tā ir projekts, kas prasa gadsimtus, varbūt 1000 gadus. Iedomājieties laika līniju. Pirmā misija uz Marsu 2030. gadā. Pirmā bāze 2040. gadā. Pirmā pastāvīgā kolonija 2050. gadā. Bet šī kolonija būtu tikai dažas desmitiem cilvēku. Lai sasniegtu 100 cilvēku, vajadzētu vēl 20 gadus. Lai sasniegtu 1000, vēl 50 gadus. Lai sasniegtu 10 000, vēl 100 gadus. Un visu šo laiku kolonija būtu pilnībā atkarīga no Zemes. Katrs gabals aprīkojuma, katrs rezerves daļa, katrs zāles, katrs jauns cilvēks, viss nāktu no Zemes. Un ja kaut kas notiktu Zemei, karš, pandēmija, ekonomiskā sabrukšana, klimata katastrofa, Marsa kolonija nomirtu. Tātad Marsa kolonija nebūtu risinājums Zemes problēmām. Tā būtu atkarīga no Zemes. Tā būtu ķīlnieks Zemes liktenim. Ja Zeme mirst, Mars mirst. Ja Zeme izdzīvo, Mars var izdzīvot, bet Mars nekad nebūs neatkarīgs. Un šeit mēs saskaramies ar fundamentālu paradoksu. Mēs gribam kolonizēt Marsu, lai izglābtu cilvēci, bet kolonizācija prasa resursus, milzīgus resursus, triljonus dolāru, miljonus tonu materiālu, 1000 gudru cilvēku, un visi šie resursi nāk no Zemes. Tagad iedomājieties, ka mēs ieguldām šos resursus nevis Marsa kolonizācijā, bet Zemes saglabāšanā, triljonus dolāru atjaunojamajā enerģijā, miljonus tonu materiālu zaļajā infrastruktūrā, 1000 gudru cilvēku klimata zinātnes un vides aizsardzības jomā. Kas būtu lielāka ietekme? Kas glābtu vairāk dzīvību? Atbilde ir acīm redzama. Katrs dolārs, kas iztērēts Zemei, glābi vairāk dzīvību nekā dolārs, kas iztērēts Marsam. Katrs zinātnieks, kas strādā pie Zemes problēmām, dara vairāk labuma nekā zinātnieks, kas strādā pie Marsa problēmām. Katrs resurs, kas veltīts Zemes saglabāšanai, ir labāk izmantots nekā resurss, kas veltīts Marsa kolonizācijai. Un tomēr mēs turpinām sapņot par Marsu. Mēs turpinām investēt miljardus kosmosa programmās. Mēs turpinām stāstīt sev, ka nākotne ir zvaigznēs. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka Marsa sapnis ir vieglāks nekā Zemes realitāte. Mars ir tālu. Mars ir nākotne. Mars ir kaut kas, ko mēs varam iztēloties kā tīru sākumu. Bet Zeme ir šeit. Zeme ir tagad. Zeme ir sarežģīta, netīra, problēmām pilna realitāte, kas prasa grūtus lēmumus un grūtu darbu. Vieglāk ir sapņot par aiziešanu, nekā palikt un labot. Vieglāk ir iztēloties jaunu pasauli, nekā saglabāt veco. Vieglāk ir runāt par kolonizāciju, nekā par saglabāšanu. Bet vieglākais ceļš nav pareizais ceļš. Un sapnis par Marsu, lai cik iedvesmojošs, ir bīstams,
ja tas liek mums ignorēt Zemi. 2025. gadā Apvienoto Nāciju organizācijas ziņojums parādīja, ka mums ir mazāk nekā 15 gadi, lai ierobežotu globālo sasilšanu līdz 1,5 grādiem Celsija. Pēc tam klimata izmaiņas kļūs neatgriezeniskas. Okeāni pacelsies, tūkstneši paplašināsies, vētras kļūs intensīvākas. Miljoni cilvēku kļūs par klimata bēgļiem, ekosistēmas sabruks, sugas izmirsīs. Un visu šo laiku mēs runājam par Marsu. Mēs plānojam misijas, mēs būvējam raķetes, mēs sapņojam par kolonijām, kamēr Zeme deg. Šis nav tikai prioritāšu jautājums, šis ir realitātes jautājums. Realitāte ir tāda, ka Marsa kolonizācija neglābs mūs. Tā nevar glābt mūs. Matemātika ir pārāk nežēlīga, fizika ir pārāk fundamentāla, bioloģija ir pārāk trausla. Bet Zemes saglabāšana var glābt mūs. Tā ir vienīgā lieta, kas var glābt mūs, jo Zeme nav tikai planēta. Tā ir vienīgā planēta, vienīgā vieta visā visumā, kur mēs zinām, ka dzīvība pastāv. Vienīgā vieta, kur mēs varam pastāvēt. Un šī vieta ir brīnums. Ne metaforiski, burtiski brīnums. Varbūtība, ka planēta kā Zeme pastāv, ir tik zema, ka tā var būt unikāla mūsu galaktikā. Var būt unikāla redzamajā visumā. Iedomājieties visus faktorus, kas vajadzīgi. Pareizā zvaigzne, ne pārāk karsta, ne pārāk augsta, ne pārāk mainīga. Pareizā orbīta, ne pārāk tuvu, ne pārāk tālu, ne pārāk eliptiska. Pareizais lielums, pietiekami liela, lai noturētu atmosfēru, bet ne tik liela, lai gravitācija būtu salaužoša. Pareizā sastāvdaļa, pietiekami daudz ūdens, pietiekami daudz oglekļa, pietiekami daudz slāpekļa. Bet tas nav viss. Jums vajag magnētisko lauku, lai aizsargātu no radiācijas. Jums vajag tektonisko aktivitāti, lai reciklētu oglekli un uzturētu klimatu stabilu. Jums vajag lielu mēnesi, lai stabilizētu asi un novērstu ekstrēmas klimata svārstības. Jums vajag Jupitera izmēra planētu ārējā sistēmā, lai noķertu asteroīdus un komētas, kas citādi bombardētu iekšējās planētas. Un tad jums vajag laiku, miljardiem gadu stabilitātes, lai dzīvība varētu attīstīties no vienkāršām šūnām līdz sarežģītiem organismiem. Miljardiem gadu bez lielu asteroīdu triecieniem, kas iznīcinātu visu. Miljardiem gadu bez zvaigznes uzliesmojumiem, kas sterilizētu virsmu. Zeme ir izturējusi visu to. Zeme ir izdzīvojusi 5 masveida izmiruma notikumus. Tā ir izdzīvojusi ledus laikmetus, tā ir izdzīvojusi vulkānu superizvirdumus, tā ir izdzīvojusi asteroīdu triecienus, un katru reizi dzīvība ir atguvusies. Katru reizi evolūcija ir turpinājusies. Līdz beidzot, pirms tikai 200 000 gadu parādījās mēs. Mēs esam šīs 4,5 miljārdus gadu garas vēstures produkts. Mēs esam miljardiem gadu evolūcijas rezultāts. Mēs esam brīnuma daļa. Un tomēr mēs izturamies pret šo brīnumu kā pret kaut ko pašsaprotamu. Mēs piesārņojam gaisu. Mēs iznīcinām mežus. Mēs izmirinām sugas. Mēs mainām klimatu. Un mēs stāstām sev, ka tas nav svarīgi, jo mēs varam aiziet uz Marsu. Bet mēs nevaram. Matemātika ir skaidra, fizika ir nežēlīga, bioloģija ir trausla. Mēs esam ieslodzīti šeit. Un tas nav lāsts, tas ir svētība, jo būt ieslodzītam Zemē nozīmē būt mājās. Tas nozīmē būt vietā, kas ir veidota mums. Vietā, kur katrs ātoms ir pareizajā vietā, kur katrs process ir noregulēts, kur katrs cikls ir līdzsvarots. Kad jūs elpojat gaisu, ko ir radījuši augi miljardiem gadu. Kad jūs dzerat ūdeni, kas ir bijis dinozauru asinīs, seno okeānu viļņos, mākoņos virs pirmo cilvēku. Kad jūs ēdat enerģiju, kas nāk no saules, caur fotosintēzi, caur pārtikas ķēdi, caur ekosistēmu, kas ir attīstījusies miljardiem gadu. Jūs neesat atsevišķs no Zemes. Jūs esat Zeme. Jūsu ķermenis ir veidots no tās ātomiem. Jūsu dzīvība ir atkarīga no tās sistēmām. Jūsu apziņa ir radusies no tās evolūcijas. Jūs esat tik dziļi integrēti šajā planētā, ka atdalīšana no tās ir kā atdalīšana no paša sevis.
Un šī integrācija nav vājums, tā ir spēks, jo tas nozīmē, ka jūs esat daļa no kaut kā lielāka, daļa no sistēmas, kas ir izdzīvojusi miljardiem gadu, daļa no dzīvības, kas ir pārvarējusi katru šķērsli. Bet šī sistēma ir trausla, tā ir izturīga, bet ne nesalaužama. Un mēs pirmo reizi Zemes vēsturē esam kļuvuši par spēku, kas var to salaužt. Mēs varam izmainīt klimatu, mēs varam iznīcināt ekosistēmas, mēs varam izraisīt masveida izmirumu, mēs varam padarīt Zemi nedzīvojamu. Un ja mēs to izdarām, nav plāna B, nav Marsa kolonijas, kas mūs glābs, nav zvaigžņu kuģa, kas aizvedīs mūs prom, nav tehnoloģijas, kas atrisinās visu. Ir tikai šī planēta, šī vienīgā, brīnišķīgā, trauslā planēta. Tātad, kāpēc mēs nekad nepametīsim Zemi? Ne tāpēc, ka mums trūkst drosmes, ne tāpēc, ka mums trūkst iztēles, bet tāpēc, ka fizikas likumi ir fundamentāli, tāpēc, ka bioloģijas realitāte ir nežēlīga, tāpēc, ka matemātika ir skaidra. Radiācija nav galvenā problēma, tā ir tikai viena no 6 sienām, un šīs sienas nav tehnoloģiskas, tās ir fundamentālas, tās ir iestrādātas realitātes audumā. Raķetes vienādojuma tirānija padara masu transportu kosmosā eksponenciāli dārgu. Bezsvarīgums iznīcina cilvēka ķermeni neatgriezeniski. Psiholoģiskā izolācija sagrauj prātu. Gaismas ātruma robeža padara zvaigžņu kolonizāciju neiespējamu. Enerģētiskais bezdibenis padara ilgtermiņa kolonijas neizdevīgas. Un virs visa epigenētiskās izmaiņas, mikrobioma degradācija, ģenētiskā izolācija, attīstības novirzes padara ideju par cilvēkiem, kas dzīvo un vairojas kosmosā, par gandrīz neiespējamu. Mēs esam Zemes radījumi, mēs esam veidoti šeit, mēs esam pielāgoti šeit, mēs piederam šeit, un šeit nav cietums, tas ir paradīze. Vienīgā paradīze, kas jebkad būs. Kosmiskās kolonizācijas sapnis kalpo mērķim, tas iedvesmo mūs, tas liek mums sapņot, tas liek mums inovēt, bet tam ir arī tumšā puse. Tas ļauj mums izvairīties no atbildības. Tas ļauj mums ignorēt Zemes problēmas. Tas ļauj mums domāt, ka ir viegls risinājums. Bet nav viegla risinājuma. Ir tikai grūts darbs. Darbs pie Zemes saglabāšanas. Darbs pie klimata stabilizācijas. Darbs pie ekosistēma aizsardzības. Darbs pie ilgtspējīgas nākotnes radīšanas. Un šis darbs nav mazāk varonīgs nekā kosmosa izpēte. Tas nav mazāk iedvesmojošs, tas nav mazāk svarīgs. Patiesībā tas ir svarīgāks, jo tas ir darbs, kas patiešām glābs cilvēci. Mēs nevaram aizbēgt no Zemes problēmām, dodoties uz Marsu. Mēs varam tikai atrisināt Zemes problēmas, paliekot uz Zemes. Un tas ir labs, jo Zeme ir vērta glābšanas. Tā ir vienīgā vieta, kas ir vērta glābšanas, jo tā ir vienīgā vieta, kas mums ir. Bet ļaujiet man pastāstīt jums par eksperimentu, kas nekad nenotika. Eksperimentu, kas nevar notikt. Eksperimentu, kas atklāja visu. Iedomājieties, ka rītdien, tieši rītdien, cilvēce nolemj. Mēs vairs neieguldīsim nevienu dolāru Zemes saglabāšanā. Visi resursi, visa enerģija, viss intelekts tiek novirzīts vienam mērķim – Marsa kolonizācija. Pilnīga, pašpietiekama, neatkarīga kolonija. 100 000 cilvēku, pilsēta zem kupola, pašpietiekama ekonomika, nākotne. Cik ilgi tas prasītu, cik tas maksātu? Un šis ir kritiskais jautājums, vai mēs to paspētu pirms Zeme kļūst nedzīvojama? NASA inženieri ir veikuši šos aprēķinus. Ne publiski, ne oficiāli, bet viņi ir tos veikuši, un skaitļi ir satriecoši. Pirmā fāze – infrastruktūra. Pirms jūs varat sūtīt kolonistus, jums vajag bāzi, dzīvojamie moduļi, enerģijas ģeneratori, ūdens ieguves sistēmas, pārtikas audzēšanas iekārtas, dzīvības atbalsta sistēmas. Aprēķini parāda 20 līdz 30 kravas misijas. Katra misija aptuveni 500 tonu kravas. Kopā 10 līdz 15 000 tonu aprīkojuma uz Marsa virsmas. Ar mūsdienu tehnoloģiju katra tonna uz Marsa maksā aptuveni $1 miljons. Tas ir tikai transporta izmaksas. Tātad $10 līdz 15 triljoni.
tikai par infrastruktūras piegādi. Vēl pirms pirmais cilvēks ieceļo kājā uz Marsa, laika mērogs ar optimistisku grafiku 20 gadi. 20 gadi nepārtraukta palaišanu. 20 gadi, kad viss darbojas perfekti. 20 gadi bez avārijām, bez kavējumiem, bez tehniskām problēmām. Otrā fāze. Pirmie kolonisti. 100 cilvēki. Rūpīgi atlasīti, perfekti apmācīti, gatavi upurēt visu. Viņi dodas ceļā. 7 mēnešus kapsulā. Viņi ierodas. Viņi sāk dzīvot zem kupola. Viņi ēd audzētu pārtiku. Viņi elpo reciklētu gaisu. Viņi dzer reciklētu ūdeni. Viņi nekad neiziet ārā bez skafandra. Viņi nekad nejūt vēju. Viņi nekad neredz dabīgo horizontu. Pēc 5 gadiem pirmās problēmas. Aprīkojums sāk lūst. Rezerves daļas beidzas. Piegādes no zemes kavējas. Kāds saslimst ar slimību, kurai nav ārstēšanas uz vietas. Kāds cits attīsta psiholoģiskas problēmas. Komandas dinamika sāk sprāgt. Morāla krītas. Bet viņi turpina, jo viņi ir varoņi. Jo viņi tic misijai, jo viņi saprot, ka atpakaļceļa nav. Trešā fāze – paplašināšanās. Vēl 100 cilvēku, tad vēl 100, tad vēl. Katru 2 gadus jauna grupa. Katru reizi miljardi dolāru. Katru reizi risks. Katru reizi cerība, ka šoreiz viss būs labāk. Pēc 30 gadiem 1000 cilvēku uz Marsa, vairāki kupoli, paplašināta infrastruktūra, pirmās bērnu paaudzes, pirmie cilvēki, kas dzimuši uz Marsa, pirmie cilvēki, kas nekad neredzēs Zemi. Un šeit ir brīdis, kad viss sabrūk, jo šie bērni nav tādi paši. Viņu kauli ir veidojušies 38% no Zemes gravitācijas. Viņu muskuļi ir attīstījušies vājākā laukā. Viņu sirdis ir pielāgojušās zemākam spiedienam. Viņi ir augstāki, kauli aug garāki, kad nav pilnas gravitācijas. Viņi ir vājāki, muskuļi nekad nav bijuši pilnībā noslogoti. Viņi ir trauslāki, kaulu blīvums ir zemāks. Un viņi ir slimi, jo radiācija, kas tos ir bombardējusi no ieņemšanas brīža, ir atstājusi pēdas. DNS mutācijas, šūnu bojājumi, paaugstināts vēža risks. Dažiem redzamas deformācijas, citiem slēptas problēmas, kas parādīsies vēlāk. Pētījumi ar dzīvniekiem, kas audzēti simulētā Marsa gravitācijā, parāda satraucošus datus. Žurkas, kas audzētas 38% no Zemes gravitācijas, attīstīja skeleta deformācijas. Viņu kauli bija izliekti, viņu locītavas bija nepareizi veidotas, viņu muskuļi bija atrofēti, un tas bija tikai 6 mēnešus. Cilvēks aug 18 gadus. Tagad ekstrapolējiet. Bērns, kas dzimis uz Marsa, aug 18 gadus zemākā gravitācijā. Viņa skelets veidojas citādi. Viņa orgāni attīstās citādi. Viņa smadzenes strukturējas citādi. Viņš nav tikai vājāks Zemes cilvēks. Viņš ir fundamentāli atšķirīga būtne. Un šī būtne nekad nevarēs apmeklēt Zemi, jo Zemes gravitācija viņu salauzīs. Burtiski. Viņa kauli, kas nav bijuši pakļauti pilnai gravitācijai, neizturēs. Viņa sirds, kas nav trenējusies pumpēt asinis pret pilnu gravitāciju, neizturēs. Viņa muskuļi, kas nekad nav bijuši pilnībā noslogoti, neizturēs. 2026. gadā Tokijas Universitātes zinātnieki veica simulāciju. Viņi modelēja, kas notiktu, ja cilvēks, kas dzimis un audzis Marsa gravitācijā, mēģinātu atgriezties uz Zemi. Rezultāti bija skaidri. Kaulu lūzumi pirmajās stundās, sirds mazspēja pirmajās dienās, nāve pirmajās nedēļās. Pat ar medicīnisko atbalstu, pat ar pakāpenisku aklimatizāciju, izdzīvošanas iespējas tuvojas nulei. Tātad Marsa kolonisti būtu ieslodzīti. Viņi un viņu bērni un viņu bērnu bērni, visi ieslodzīti zem kupola, visi atkarīgi no tehnoloģijas, visi vienas sistēmas kļūmes attālumā no nāves. Un šī sistēma prasītu pastāvīgu atbalstu no Zemes, rezerves daļas, jauni aprīkojumi, zāles, sēklas, jauni cilvēki, lai uzturētu ģenētisko daudzveidību. Viss nāktu no Zemes, bezgalīgi. Aprēķini parāda, lai uzturētu 1000 cilvēku koloniju uz Marsa, vajadzētu aptuveni 10 kravas misijas gadā, katru gadu. Bezgalīgi. Izmaksas.
Aptuveni $10 miljardi gadā, katru gadu. Bezgalīgi. Bet šeit ir paradokss. Šie 10 miljardi gadā, kas tos maksā? Zeme. Zeme, kas cieš no klimata pārmaiņām. Zeme, kas cieš no resursu izsīkuma. Zeme, kas cieš no ekosistēmu sabrukšanas. Un mēs ņemam resursus no šīs cietošās planētas, lai uzturētu 1000 cilvēku uz citas planētas. Vai tas ir racionāli? Vai tas ir ētiski? Vai tas pat ir iespējams? Tagad ļaujiet man parādīt jums skaitļus, kas visu maina. $10 miljardi gadā Marsa kolonijai. Tas uztur 1000 cilvēku. Tas ir $10 miljoni uz cilvēku gadā. 10 miljoni. Tagad salīdziniet. $10 miljardi gadā atjaunojamajā enerģijā uz Zemes. Tas var nodrošināt elektrību 5 miljoniem mājsaimniecību. Tas var samazināt oglekļa emisijas par 20 miljoniem tonu gadā. Tas var radīt 100 000 darba vietu. Tas var mainīt ekonomiku. $10 miljardi gadā meža atjaunošanā. Tas var iestādīt 5 miljardus koku. Tas var atjaunot 50 000 kvadrātkilometru meža. Tas var absorbēt 3 miljonus tonu oglekļa dioksīda gadā. Tas var glābt 1000 sugu. $10 miljardi gadā okeāna tīrīšanā. Tas var izvākt miljonus tonu plastmasas. Tas var atjaunot koraļu rifus. Tas var aizsargāt jūras dzīvību. Tas var saglabāt ekosistēmas, kas baro miljardus cilvēku. Katrs dolārs, kas iztērēts Marsam, ir dolārs, kas nav iztērēts Zemei. Katrs zinātnieks, kas strādā pie Marsa problēmām, ir zinātnieks, kas nestrādā pie Zemes problēmām. Katrs resurss, kas veltīts kosmosa kolonizācijai, ir resurss, kas nav veltīts planētas glābšanai. Un šeit ir kritiskais jautājums. Cik ilgi mums ir? Startautiskā klimata pārmaiņu paneļa jaunākais ziņojums 2026. gads ir skaidrs. Mums ir mazāk nekā 20 gadi, lai ierobežotu globālo sasilšanu līdz 2 grādiem Celsija. Pēc tam sākas neatgriezeniskās izmaiņas. Grenlandes ledusvairogs sāk kust, tas neapstāsies. Pat ja mēs pārtraucam visas emisijas, tas turpinās kust 100 gadu. Okeāna līmenis pacelsies par 7 metriem. Piekrastes pilsētas, kurās dzīvo miljards cilvēku, tiks aplūdinātas. Amazonas lietusmežs sasniedz pārslēgšanās punktu. Tas pārvēršas no oglekļa absorbētāja par oglekļa avotu. Tas sāk mirt, un kad tas mirst, tas izlaiž miljardus tonu oglekļa dioksīda, kas pātrina sasilšanu. Pozitīvā atgriezeniskā saite. Neatgriezeniska. Permafrosts Sibīrijā un Kanādā sāk kust. Tas izlaiž metānu, siltumnīca efekta gāzi, kas ir 25 reizes spēcīgāka par oglekļa dioksīdu. Vēl viena pozitīvā atgriezeniskā saite. Vēl viena neatgriezeniska izmaiņa. 20 gadi. Tas ir viss, kas mums ir. 20 gadi, lai mainītu visu. 20 gadi, lai pārveidotu enerģētiku. 20 gadi, lai pārstrukturētu ekonomiku. 20 gadi, lai glābtu planētu. Vai mēs varam to izdarīt un vienlaikus kolonizēt Marsu? Vai mums ir resursi abiem? Vai mums ir laiks abiem? Atbilde ir nē. Skaidrs, kategorisks, matemātisks nē. Un šeit ir brīdis, kad sapnim par Marsu jākrīt. Ne tāpēc, ka tas nav skaists, ne tāpēc, ka tas nav iedvesmojošs, bet tāpēc, ka tas ir bīstams. Bīstams, jo tas liek mums domāt, ka ir izvēle, ka mēs varam izvēlēties starp Zemi un Marsu. Bet nav izvēles. Ir tikai Zeme. Ir tikai tagad. Ir tikai šī planēta, šis brīdis, šī iespēja. Bet ļaujiet man pastāstīt jums par citu eksperimentu. Eksperimentu, kas patiešām notika. 2024. gadā Kostarikā valdība nolēma, viņa pārtrauks visu naftas ieguvi. Viņa pārtrauks visu ogļu izmantošanu. Viņa pāries pilnībā uz atjaunojamo enerģiju. Pilnībā. 100%. Eksperti teica, ka tas ir neiespējami. Ekonomika sabruks. Cilvēki zaudēs darbu. Valsts kļūs nabadzīgāka. Bet Kostarika to izdarīja. Un kas notika? Ekonomika nesamazinājās. Tā auga. Jo atjaunojamā enerģija radīja jaunas darba vietas. Turisma nozara uzplauka. Cilvēki gribēja redzēt valsti, kas dzīvo ilgtspējīgi. Ārvalstu investīcijas pieauga. Uzņēmumi gribēja būt daļa no zaļās revolūcijas.
Pēc 2 gadiem Kostarika ražoja 112% no savas elektroenerģijas vajadzībām no atjaunojamiem avotiem. Viņi eksportēja pārpalikumu, viņi nopelnīja naudu, viņi pierādīja, ka tas ir iespējams. Un ja Kostarika var to izdarīt, kāpēc ne citas valstis? Kāpēc ne visa pasaule? Atbilde nav tehniska. Mums ir tehnoloģija. Saules paneļi ir kļuvuši lētāki par fosilajiem kurināmajiem. Vēja turbīnas ir efektīvākas nekā jebkad. Baterijas var uzglabāt enerģiju dienām. Mums ir viss, kas vajadzīgs. Atbilde ir politiska. Tā ir ekonomiska. Tā ir psiholoģiska. Mēs esam ieslodzīti vecajās sistēmās, vecajās domāšanas veidā, vecajā ticībā, ka izaugsme nozīmē vairāk patēriņa, vairāk resursu, vairāk iznīcināšanas. Bet Kostarika parādīja citu ceļu. Ceļu, kur izaugsme nozīmē vairāk ilgtspējas, vairāk saglabāšanas, vairāk harmonijas ar dabu. Un šis ceļš nav tikai iespējams, tas ir nepieciešams. Jo alternatīva ir skaidra. Ja mēs turpinām pašreizējo ceļu, mums ir 20 gadi līdz neatgriezeniskām klimata pārmaiņām, 20 gadi līdz okeāna līmeņa celšanās, kas pārvietīs miljardus, 20 gadi līdz ekosistēmu sabrukšanai, kas izraisīs badu, karus, masveida migrāciju. Un visu šo laiku mēs runāsim par Marsu. Mēs sapņosim par zvaigznēm, mēs iztēlosimies nākotni, kas nekad nenotiks. Bet ir cits veids, kā domāt par to, cits veids, kā redzēt mūsu situāciju. Mēs neesam ieslodzīti Zemē, mēs esam aizsargāti ar Zemi. Zemes atmosfēra ir vairogs, kas mūs aizsargā no radiācijas. Zemes magnētiskais lauks ir aizsardzība, kas novirza Saules vētras. Zemes gravitācija ir spēks, kas uztur mūsu kauliem, mūsu muskuļiem, mūsu orgāniem. Zemes ekosistēmas ir dzīvības atbalsta sistēma, kas mūs baro, mūs apģērb, mūs uztur. Mēs neesam atsevišķi no Zemes. Mēs esam Zemes daļa, un Zeme ir mūsu daļa. Šī saikne nav vājums, tā ir spēks, jo tā nozīmē, ka mēs esam daļa no kaut kā lielāka. Daļa no sistēmas, kas ir izdzīvojusi 4,5 miljardus gadu. Daļa no dzīvības, kas ir pārvarējusi katru šķērsli. Un tagad mēs esam šķērslis. Mēs pirmo reizi Zemes vēsturē esam kļuvuši par spēku, kas var iznīcināt šo sistēmu. Bet tas arī nozīmē, ka mēs esam spēks, kas var to glābt. Mums ir izvēle. Ne izvēle starp Zemi un Marsu, bet izvēle starp iznīcināšanu un saglabāšanu. Starp turpināt veco ceļu un izvēlēties jaunu. Starp sapņot par aiziešanu un strādāt pie palikšanas. Un šī izvēle nav tikai praktiska, tā ir morāla. Jo katrs dolārs, ko mēs iztērējam Marsa sapnim, ir dolārs, ko mēs nezaudējam Zemes realitātei. Katrs zinātnieks, kas strādā pie kosmosa kolonizācijas, ir zinātnieks, kas nestrādā pie planētas glābšanas. Katrs resurss, kas veltīts aiziešanai, ir resurss, kas nav veltīts palikšanai. Un palikšana nav padošanās. Tā nav ierobežojums, tā ir izvēle. Apzināta, drosmīga, varonīga izvēle. Izvēle teikt, šī planēta ir vērta cīņas, šī dzīvība ir vērta aizsardzības, šī nākotne ir vērta radīšanas. Jo nākotne nav uz Marsa, tā nav zvaigznēs, tā ir šeit, uz šīs planētas, šajā atmosfērā, zem šīs saules, un šī nākotne var būt brīnišķīga, ja mēs izvēlamies to radīt. Iedomājieties pasauli, kur visa enerģija nāk no saules, vēja, ūdens, kur pilsētas ir zaļas, pilnas ar kokiem, ar dārziem, ar dzīvību, kur gaiss ir tīrs, kur ūdens ir dzidrs, kur okeāni ir pilni ar zivīm, kur meži ir neskārti, kur sugas ir aizsargātas. Šī pasaule nav utopija, tā ir iespēja, reāla, sasniedzama, praktiska iespēja. Mums ir tehnoloģija, mums ir zināšanas, mums ir resursi. Viss, kas mums vajag, ir griba. Griba izvēlēties šo ceļu, griba atmest veco domāšanu, griba ticēt, ka mēs varam dzīvot citādi, un šī ticība nav naiva. Tā ir balstīta uz zinātni, uz datiem, uz pierādījumiem. Kostarika to pierādīja. Dānija to pierādīja ar vēja enerģiju. Islanda to pierādīja ar ģeotermālo enerģiju. Norvēģija to pierādīja ar hidroenerģiju.
Valstis visā pasaulē pierāda, ka ilgtspējīga dzīve nav tikai iespējama, tā ir labāka. Labāka ekonomikai, labāka veselībai, labāka nākotnei, labāka visiem. Bet mums jāizvēlas. Tagad. Ne pēc 10 gadiem, ne pēc 20. Tagad. Jo katrs gads, ko mēs gaidām, ir gads, kad problēma kļūst grūtāka. Katrs gads, ko mēs kavējamies, ir gads, kad risinājums kļūst dārgāks. Katrs gads, ko mēs sapņojam par Marsu, ir gads, kad Zeme cieš. Un Zeme ir vienīgā planēta, kas mums ir. Vienīgā planēta, kas mums būs. Vienīgā planēta, kas ir vērta visu mūsu pūļu, visu mūsu mīlestību, visu mūsu cerību. Radiācija nav galvenā problēma. Raķetes vienādojuma tirānija nav galvenā problēma. Bezsvarīgums, izolācija, gaismas ātruma robeža, enerģētiskais bezdibenis – tie visi nav galvenā problēma. Galvenā problēma ir mūsu nespēja redzēt, kas ir priekšā mums. Mūsu nespēja novērtēt, kas mums ir. Mūsu nespēja izvēlēties pareizo ceļu. Bet šī nespēja nav permanenta. Mēs varam mainīties. Mēs varam mācīties. Mēs varam izvēlēties. Un šī izvēle sākas ar patiesības atzīšanu. Patiesību, ka mēs nekad nepametīsim Zemi. Ne tāpēc, ka mēs nevaram, bet tāpēc, ka mums nav vajadzības. Jo Zeme nav cietums. Tā ir mājas. Vienīgās mājas, kas mums jebkad būs. Un šīs mājas ir vērtas glābšanas. Bet tagad ļaujiet man uzdot jautājumu. Kas maina visu? Jautājumu, kas ved mūs dziļāk par tehnoloģiju, dziļāk par matemātiku, dziļāk par fiziku. Jautājumu par to, kas mēs patiesībā esam un kāda ir mūsu vieta visumā. Kas ir apziņa? Šis jautājums nav filozofiska rotaļa. Tas ir fundamentāls jautājums par mūsu eksistenci. Jo, ja mēs runājam par kosmisko kolonizāciju, mēs runājam par apziņas transportēšanu, par prāta pārvietošanu no vienas pasaules uz citu. Bet vai mēs vispār saprotam, kas ir tas, ko mēs mēģinām transportēt? 2025. gadā Massachusettsas Tehnoloģiju institūta zinātnieki publicēja pētījumu, kas satricināja neirozinātnes pamatus. Viņi bija analizējuši astronautu smadzeņu skenējumus pirms un pēc kosmosa misijām, meklējot ne tikai strukturālās izmaiņas, bet kaut ko dziļāku. Viņi meklēja izmaiņas apziņā pašā, un viņi tās atrada. Astronauti ziņoja par kaut ko, ko viņi sauca par kosmisko perspektīvas maiņu. Ne tikai par pārskatu efektu, to dziļo pārdzīvojumu redzot Zemi no kosmosa, bet par kaut ko fundamentālāku, par izmaiņām veidā, kā viņi uztvēra realitāti, par izmaiņām veidā, kā viņi saprata savu vietu visumā. Viens astronauts to aprakstīja šādi. Es atgriezos uz Zemes, bet es vairs nebiju tas pats cilvēks. Ne tikai fiziski, mentāli. Es redzēju pasauli citādi. Es sajūtu laiku citādi. Es sapratu dzīvību citādi. It kā kosmoss būtu mainījis ne tikai manu ķermeni, bet manu dvēseli. Vai šīs izmaiņas ir pozitīvas, vai tās ir negatīvas? Vai tās vispār ir izmaiņas vai atklāsme? Vai kosmoss mums parāda kaut ko patiesu par realitātes dabu, vai arī tas mūs maina tā, ka mēs vairs neesam cilvēki? Šis jautājums ved mūs pie vēl dziļākas problēmas. Problēmas, ko filozofi sauc par grūto apziņas problēmu. Kāpēc mums vispār ir subjektīva pieredze? Kāpēc mēs nejūtamies kā bioloģiski roboti, kas vienkārši apstrādā informāciju? Kāpēc ir kaut kas, ko nozīmē būt man? Un šeit ir brīdis, kad kosmiskās kolonizācijas sapnis saduras ar dziļāko filozofijas jautājumu. Jo ja mēs nezinām, kas ir apziņa, kā mēs varam zināt, vai tā var pastāvēt citā vidē? Kā mēs varam zināt, vai cilvēks, kas dzimis uz Marsa, joprojām būs cilvēks tādā nozīmē, kādā mēs to saprotam? Varbūt apziņa nav tikai smadzeņu produkts. Varbūt tā ir kaut kas plašāks. Kaut kas, kas ir saistīts ar visu mūsu ķermeni, ar visu mūsu vidi, ar visu mūsu planētu. Šī ideja nav jauna. Senās kultūras to saprata. Viņi runāja par cilvēku kā par mikrokosmu, mazu visumu. Viņi saprata, ka mēs neesam atsevišķi no pasaules, bet tās daļa, ka mūsu apziņa nav ieslēgta mūsu galvā, bet izkliedēta visā mūsu eksistencē. Mūsdienu zinātne sāk to apstiprināt.
Mēs zinām, ka zarnu mikrobioma ietekmē garastāvokli. Mēs zinām, ka sirds ritms ietekmē domāšanu. Mēs zinām, ka elpošana ietekmē apziņu. Mēs zinām, ka gravitācija ietekmē šūnu funkcijas. Mēs zinām, ka magnētiskie lauki ietekmē neironu aktivitāti. Tātad, kas notiek ar apziņu, kad mēs mainām visu šo? Kas notiek ar prātu, kad mēs to izņemam no vides, kurā tas ir attīstījies miljonu gadu laikā? Kas notiek ar dvēseli, kad mēs to transportējam uz pasauli, kas ir fundamentāli naidīga dzīvībai? Varbūt astronauti, kas atgriežas no kosmosa ar mainītu perspektīvu, mums kaut ko stāsta. Varbūt viņi mums parāda, ka apziņa nav tikai lokāls fenomens, bet kaut kas, kas ir dziļi saistīts ar kosmosu. Ka mēs neesam tikai Zemes radījumi, bet visuma radījumi. Bet ja tā ir, tad kas tas nozīmē mūsu sapnim par kosmisko kolonizāciju? Vai mēs varam būt visuma radījumi un vienlaikus būt ieslodzīti vienā planētā? Atbilde ir paradoxāla. Mēs esam visuma radījumi tieši tāpēc, ka esam Zemes radījumi, jo Zeme nav atsevišķa no visuma. Tā ir visuma daļa, visuma produkts, visuma izpausme. Katrs atoms jūsu ķermenī ir radīts zvaigznē. Ogleklis jūsu DNS ir veidojies zvaigznes kodolā. Dzels jūsu asinīs ir radīts supernovu sprādzienā. Kalcijs jūsu kaulos ir nācis no mirstošas zvaigznes. Jūs burtiski esat veidots no zvaigžņu putekļiem, bet šie atomi nav tikai nejauši nonākuši kopā. Tie ir organizējušies, tie ir izveidojuši molekulas. Molekulas ir izveidojušas šūnas. Šūnas ir izveidojušas audus. Audi ir izveidojuši orgānus. Orgāni ir izveidojuši jūs. Un šī organizācija ir notikusi šeit, uz šīs planētas, šajā vidē, šajos apstākļos. Jūs neesat tikai zvaigžņu putekļi. Jūs esat zvaigžņu putekļi, kas ir organizējušies Zemes apstākļos. Jūs esat visuma apziņa, kas ir radusies Zemes vidē. Jūs esat kosmiska būtne, kas var pastāvēt tikai šeit. Un šis šeit nav ierobežojums, tas ir brīnums, jo no visām vietām visumā, no visām iespējamām pasaulēm, no visām iespējamām vidēm, tikai šeit, tikai uz šīs planētas ir radusies apziņa. Tikai šeit visums ir sācis saprast pats sevi. Kad jūs skatāties uz zvaigznēm, jūs neesat ārējais novērotājs. Jūs esat visuma daļa, kas skatās uz sevi. Kad jūs pētat fiziku, jūs neesat ārējais pētnieks. Jūs esat visuma daļa, kas pēta sevi. Kad jūs jūtat skaistumu, jūs neesat ārējais novērtētājs. Jūs esat visuma daļa, kas piedzīvo savu skaistumu. Šī perspektīva maina visu. Tā maina veidu, kā mēs redzam sevi. Tā maina veidu, kā mēs redzam savu vietu. Tā maina veidu, kā mēs redzam savu atbildību. Jo ja mēs esam visuma apziņa, tad mūsu iznīcināšana nav tikai cilvēces zaudējums, tā ir visuma zaudējums. Tā ir iespēja, ka visums zaudē spēju saprast pats sevi. Tā ir iespēja, ka apziņa, šis brīnišķīgais, neparastais, neiespējamais fenomens izzūd uz visiem laikiem. Un šeit mēs saskaramies ar patiesu kosmisko atbildību. Ne atbildību kolonizēt citas pasaules, bet atbildību saglabāt šo pasauli. Ne atbildību izplatīt dzīvību, bet atbildību aizsargāt dzīvību. Ne atbildību kļūt par multiplanētāru sugu, bet atbildību kļūt par gudru sugu. Jo gudrība nav spēja būvēt raķetes. Gudrība nav spēja pārvarēt fizikas likumus. Gudrība ir spēja saprast savu vietu, spēja saprast savus robežas, spēja saprast savu atbildību. Un mūsu atbildība ir skaidra. Mēs esam vienīgā zināmā apziņa visumā. Mēs esam vienīgā zināmā dzīvība, kas var saprast sevi un savu vidi. Mēs esam vienīgā zināmā suga, kas var izvēlēties savu nākotni. Šī izvēle nav starp Zemi un Marsu. Tā ir starp gudrību un muļķību. Starp atbildību un bezatbildību, starp saglabāšanu un iznīcināšanu. Un šī izvēle ir tagad, ne nākotnē, nekad mēs būsim attīstījuši labāku tehnoloģiju, nekad mēs būsim atrisinājuši visas problēmas. Tagad, jo tagad ir vienīgais laiks, kas mums ir. Pagātne ir beigusies, nākotne vēl nav, ir tikai šis brīdis, šī sekunde,
šī iespēja. Un šajā brīdī mēs varam izvēlēties. Mēs varam izvēlēties ieguldīt mūsu enerģiju, mūsu resursus, mūsu intelektu zemes saglabāšanā. Mēs varam izvēlēties radīt nākotni, kas ir ilgtspējīga. Mēs varam izvēlēties būt par sugu, kas saprot savu vietu visumā. Vai arī mēs varam turpināt sapņot par aiziešanu. Mēs varam turpināt iztēloties, ka ir viegls risinājums. Mēs varam turpināt ticēt, ka tehnoloģija atrisinās visu. Bet tehnoloģija neatrisinās visu. Tā nevar mainīt fizikas likumus. Tā nevar mainīt bioloģijas realitāti. Tā nevar mainīt faktu, ka mēs esam zemes radījumi. Un būt zemes radījums nav lāsts. Tas ir svētība. Jo Zeme nav parasta planēta. Tā ir planēta, kur ir radusies dzīvība. Planēta, kur ir radusies apziņa. Planēta, kur visums ir sācis saprast pats sevi. Mēs neesam ieslodzīti Zemē. Mēs esam izvēlēti ar Zemi. Izvēlēti būt par visuma apziņu. Izvēlēti būt par dzīvības sargiem. Izvēlēti būt par nākotnes radītājiem. Un šī izvēle nav smagums. Tā ir privilēģija. Privilēģija būt par daļu no kaut kā lielāka. Privilēģija būt par daļu no stāsta, kas ir ilgāks par mūsu dzīvēm. Privilēģija būt par daļu no nākotnes, kas var būt brīnišķīga. Bet šī nākotne nav garantēta. Tā nav neizbēgama. Tā ir atkarīga no mūsu izvēlēm, no mūsu darbībām, no mūsu gudrības. Un gudrība sākas ar patiesības atzīšanu. Patiesību, ka mēs nekad nepametīsim Zemi. Ne tāpēc, ka mēs nevaram, bet tāpēc, ka mums nav vajadzības. Jo Zeme nav cietums. Tā ir mājas. Vienīgās mājas, kas mums jebkad būs. Bet ļaujiet man būt godīgam. Ļaujiet man atzīt to, ko mēs nezinām. Jo zinātne nav par absolūtām atbildēm. Tā ir par labākajiem jautājumiem. Un labākie jautājumi bieži ved pie dziļākām noslēpumām. Mēs nezinām, kas ir tumšā matērija. Šī noslēpumainā substance, kas veido 85% no visas matērijas visumā, ir pilnībā neredzama mums. Mēs zinām, ka tā pastāv, jo redzam tās gravitācijas ietekmi, bet mēs nezinām, no kā tā sastāv. Mēs nezinām, kā tā miedarbojas. Mēs nezinām, vai tā var ietekmēt dzīvību. Mēs nezinām, kas ir tumšā enerģija. Šī noslēpumainā spēks, kas pātrina visuma paplašināšanos, ir vēl lielāka mīkla. Tā veido 70% no visa visuma, bet mēs nezinām, kas tā ir. Mēs nezinām, kāpēc tā pastāv. Mēs nezinām, vai tā mainīsies nākotnē. Mēs nezinām, vai ir citas dzīvības formas visumā. Fermi paradoks. Jautājums par to, kāpēc mēs nedzirdam no citām civilizācijām, lai gan visums ir tik liels un vecs, joprojām nav atrisināts. Varbūt mēs esam vieni. Varbūt dzīvība ir tik reta, ka mēs esam vienīgie. Vai arī varbūt dzīvība ir izplatīta, bet inteliģenta dzīvība ir ārkārtīgi reta. Mēs nezinām, kāpēc apziņa pastāv. Grūtā apziņas problēma joprojām nav atrisināta. Mēs varam kartēt smadzenes, mēs varam mērīt neironu aktivitāti, bet mēs nezinām, kāpēc ir subjektīva pieredze. Mēs nezinām, kāpēc ir kaut kas, ko nozīmē būt. Mēs nezinām, vai laiks ir fundamentāls vai emergents, vai laiks pastāv neatkarīgi, vai arī tas rodas no kaut kā dziļāka, vai pagātne, tagadne un nākotne ir vienādi reālas, vai tikai tagadne pastāv, vai laiks var iet atpakaļ. Mēs nezinām, vai ir paralēli visumi, daudzpasauļu hipotēze, ideja, ka pastāv bezgalīgi daudz visumu ar dažādiem fizikas likumiem, ir matemātiski iespējama, bet mēs nezinām, vai tā ir patiesa. Un pat ja tā ir patiesa, mēs nezinām, vai mēs jebkad varēsim to pierādīt. Mēs nezinām, vai dzīvība var pastāvēt citādos apstākļos. Varbūt ir dzīvības formas, kas balstās uz silīciju, nevis oglekli. Varbūt ir dzīvība, kas var pastāvēt ekstremālās temperatūrās. Varbūt ir dzīvība, kas neprasa ūdeni. Bet mēs nezinām. Mēs nezinām, vai inteliģence var pastāvēt citādās formās. Varbūt ir mākslīgā inteliģence, kas pārsniedz cilvēka spējas. Varbūt ir kolektīvā inteliģence, kas rodas no daudziem indivīdiem. Varbūt ir kvantuma inteliģence, kas darbojas pēc citiem principiem. Bet mēs nezinām. Un visbeidzot, mēs nezinām, kāda ir mūsu nākotne. Vai mēs izdzīvosim klimata pārmaiņas, vai mēs atrisināsim enerģijas problēmu, vai mēs mācīsimies dzīvot ilgtspējīgi, vai mēs saglabāsim šo planētu nākamajām paaudzēm.
Šīs nezināšanas nav vājums, tās ir spēks, jo tās liek mums būt pazemīgiem, tās liek mums atzīt, ka mēs nezinām visu, tās liek mums būt atvērtiem jaunām iespējām, bet tās arī liek mums būt piesardzīgiem, jo ja mēs nezinām tik daudz par visumu, par dzīvību, par apziņu, kā mēs varam būt pārliecināti par kosmisko kolonizāciju, kā mēs varam riskēt ar vienīgo zināmo dzīvību, meklējot nezināmo. Varbūt gudrība ir atzīt mūsu nezināšanas. Varbūt gudrība ir koncentrēties uz to, ko mēs zinām. Un mēs zinām, ka Zeme ir brīnums. Mēs zinām, ka dzīvība ir reta. Mēs zinām, ka apziņa ir noslēpums. Mēs zinām, ka mēs esam atbildīgi par šo brīnumu. Un tagad ir laiks atgriezties. Atgriezties pie tā, ar ko mēs sākām. Pie jautājuma, kas mūs šeit atveda. Atcerieties, kā mēs sākām. Ar jūsu ķermeni, kas veic kaut ko pilnīgi neiespējamu. Jūsu sirds pumpē asinis pret gravitāciju. Jūsu plaušas izvelk skābekli no gaisa. Jūsu šūnas dalās un atjaunojas. Jūs esat bioloģiska mašīna, kas kalibrēta tieši šai planētai. Tagad jūs saprotat, cik dziļa ir šī kalibrācija. Tā nav tikai fiziska, tā ir ķīmiska, tā ir bioloģiska, tā ir pat kvantuma līmenī. Katrs atoms jūsu ķermenī ir precīzi novietots. Katrs process ir precīzi noregulēts, katrs cikls ir precīzi sinhronizēts, un šī precizitāte nav nejaušība. Tā ir 4,5 miljardus gadu evolūcijas rezultāts, 4,5 miljardus gadu pielāgošanās šai planētai, 4,5 miljardus gadu selekcijas, kas ir izveidojusi jūs tieši šiem apstākļiem. Jūs neesat tikai cilvēks, kas dzīvo uz Zemes, jūs esat Zemes produkts, Zemes izpausme, Zemes veids, kā saprast sevi, un šī saprašana ir brīnums, jo pirmo reizi Zemes vēsturē planēta ir radījusi būtni, kas var saprast planētu. Pirmo reizi matērija ir organizējusies tā, ka tā var saprast sevi. Pirmo reizi visums ir radījis apziņu, kas var pētīt visumu. Jūs esat šīs apziņas daļa. Jūs esat šīs saprašanas daļa. Jūs esat šīs brīnuma daļa. Un šis brīnums nav atkārtojams. Tas nav reproducējams, tas nav transportējams, jo tas ir radies šeit, šajos apstākļos, šajā vidē, uz šīs planētas. Kosmoss nav naidīgs, tāpēc, ka tas grib mūs iznīcināt. Tas ir naidīgs, tāpēc, ka tas ir citāds, fundamentāli citāds. Un mēs esam pielāgoti šim, nevis tam. Mēs esam pielāgoti šai gravitācijai, šim atmosfēras spiedienam, šai temperatūrai, šai radiācijas līmenim, šai magnētiskajam laukam, šai gaismas spektram, šai dienas un nakts ciklam, šai gada laiku maiņai. Mēs esam pielāgoti šiem skaņu vibrācijām gaisā, šiem aromātiem molekulās, šiem garšas receptoriem uz mēles, šiem skāriena sensoriem uz ādas, šiem redzes pigmentiem acīs. Mēs esam pielāgoti šiem augiem, kas ražo skābekli, šiem dzīvniekiem, kas veido ekosistēmas, šiem mikroorganismiem, kas reciklē barības vielas, šiem procesiem, kas uztur dzīvību. Mēs esam pielāgoti šai planētai tik dziļi, ka atdalīšana no tās nav tikai fiziska nāve, tā ir eksistenciāla nāve. Tā ir nāve tam, kas mēs esam. Un kas mēs esam? Mēs esam Zemes bērni. Mēs esam šīs planētas produkti. Mēs esam šīs dzīvības daļa. Mēs esam šīs apziņas izpausme. Mēs neesam atsevišķi no Zemes. Mēs esam Zeme. Zeme, kas domā. Zeme, kas jūt. Zeme, kas saprot. Zeme, kas izvēlas. Un šī izvēle ir tagad. Izvēle starp sapņošanu par aiziešanu un strādāšanu pie palikšanas. Izvēle starp fantāzijām par citām pasaulēm un rūpēm par šo pasauli. Izvēle starp kosmisko kolonizāciju un planētas saglabāšanu. Šī izvēle nav grūta, ja jūs saprotat patiesību. Patiesību, ka nav citas pasaules, nav plāna B, nav rezerves planētas. Ir tikai šī vienīgā, brīnišķīgā, trauslā planēta. Un šī planēta ir vērta visu. Visu mūsu mīlestību, visu mūsu rūpību, visu mūsu pūliņu. Jo tā nav tikai mūsu mājas, tā ir mūsu māte, tā ir mūsu radītāja, tā ir mūsu nākotne. Radiācija nav galvenā problēma. Raķetes vienādojuma tirānija nav galvenā problēma. Bezsvarīgums,
izolācija, gaismas ātruma robeža, enerģētiskais bezdibenis. Tie visi nav galvenā problēma. Galvenā problēma ir mūsu nespēja redzēt, kas ir priekšā mums, mūsu nespēja novērtēt, kas mums ir, mūsu nespēja mīlēt to, kas mūs mīl, jo zeme mūs mīl, tā mūs baro, tā mūs aizsargā, tā mūs uztur, tā mūs iedvesmo, tā mūs rada un atjauno katru dienu. Un mūsu atbilde? Mūsu atbilde ir sapņot par aiziešanu. Mūsu atbilde ir plānot kolonijas uz planētām, kas mūs nogalinātu. Mūsu atbilde ir investēt miljardus meklējumos pēc dzīvības citās pasaulēs, kamēr mēs iznīcinām dzīvību šajā pasaulē. Bet nav par vēlu. Nav par vēlu mainīties. Nav par vēlu izvēlēties citādi. Nav par vēlu sākt mīlēt to, kas mūs mīl. Sāciet ar šo brīdi, ar šo elpu, ar šo sirdsitienu, ar šo domu. Jūs esat dzīvs. Jūs esat apzinīgs. Jūs esat daļa no brīnuma, kas ir tik rets, ka tas var būt unikāls visā visumā. Jūs esat zvaigžņu putekļi, kas ir kļuvuši par apziņu. Jūs esat matērija, kas ir kļuvusi par prātu. Jūs esat visums, kas ir kļuvis par sevi. Un šis jūs pastāv tikai šeit, tikai tagad, tikai uz šīs planētas, tikai šajos apstākļos, tikai šajā brīdī. Vai tas nav pietiekami? Vai tas nav brīnišķīgi? Vai tas nav vērts saglabāt? Mēs nekad nepametīsim Zemi. Ne tāpēc, ka mēs nevaram, bet tāpēc, ka mums nav vajadzības. Jo Zeme nav cietums, tā ir paradīze. Vienīgā paradīze, kas jebkad būs. Un mēs esam šīs paradīzes sargātāji. Mēs esam šīs dzīvības aizsargātāji. Mēs esam šīs nākotnes radītāji. Vai mēs būsim gudri pietiekami, lai to saprastu? Vai mēs būsim drosmīgi pietiekami, lai to izvēlētos? Vai mēs būsim mīloši pietiekami, lai to darītu? Atbilde ir jūsos. Tā vienmēr ir bijusi jūsos. Jo jūs esat Zemes apziņa. Jūs esat planētas prāts. Jūs esat nākotnes izvēle. Un šī izvēle sākas tagad.